sakat, ka es varu sākt? Nu, ko labvakar? Prieks visus redzēt, smaidīgus, priecīgus. Un prieks arī šodien stādīt priekšā mūsu lektoru Elīnu Zelčāni, kas ir geštaltterapeite, topošā psiholoģijas doktore, jau pašā nobeiguma taisnē. Un šodien mūsu lekciju ciklā tāda vispriecīgākā tēma, tāda gaišākā par dzīves spēku un kā tas var mums palīdzēt jebkurā vecumā. Jā, labdien visiem! Esmu Elīna, un es kad braucu šurp, es domāju, kā tas ir? Es taču esmu tik salīdzinoši iepratim, varbūt senioriem vēl neesmu piedzīvojis to. Vai es varu, kā saka, jums kaut ko pamācīt, vai es varu stāstīt? Bet tad es sapratu, ka arī ģimenes ārstam jau nav jāizslimo visas slimības, lai viņš varētu ārstēt pacientus. Un es tomēr, es esmu lasījusi pētījumus, pati esmu veikuši šo te pētījumu vienu par dzīves spēku. Un es domāju, mēģināšu, ja? Gribēsiet, noticēsiet, ja ne, tad teiksiet, nezinu, bet pamēģināsim tad parunāt par to dzīves spēku. Varbūt sākumā mazliet par to jēdzienu. Ko vispār nozīmē jēdziens dzīves spēks? Viņš nāk no latīņu valodas tāda jēdziena resilience, jeb rezilīre, kas nozīmē tā kā kaučuka bumbiņai atliekt atpakaļ, vai tā kā tādai atspērītai atliekt atpakaļ. Un savu laiku pirmo reizi viņu izmantoja tad, kad būvēja kuģus. Viņu lietoja tad, lai kuģis, tā, ka viņš ir vētrā, tā, ka viņš šūpojās, lai tas kuģis ir pietiekami elastīgs, lai visas tās skrūves ir elastīgas, lai viņas nesalūst. Pēc tam to jēdzienu lietoja būvniecībā, ja, tā, ka mēs runājām par elastību. Un tikai kaut kad apmēram 17. 18. gadsimtā mēs varam runāt par to, ka viņš ienāk arī jau psiholoģijā pamazām lēnītē. Ko tas tātad nozīmē atkopties, atgūt formu? Tas nozīmē tajā brīdī, kad uz mums dzīve vai liktenis izdara kaut kādus tādus nepārāk varbūt patīkamus iedarbības manipulācijas, mēs spējam atkopties. Tā var būt slimība, tas var būt zaudējums, tā var būt kaut kāda pēkšņa dzīves maiņa, jebkas, kas mūs triec pret zemi un mēs atliecam atpakaļ. Un ja mēs skatāmies plašākā nozīmē, cilvēks jau arī ir daļa no ekosistēmas. Un jūs zinat, kā ir, kad jūs dārzā izravējat gārs un liekas, viss ir izravēts, tagad būs tikai rozes un magonis. Un paiet nedēļa, un tā gārs atkal lien uz augšu, vai ne? Un jūs viņu nevarat iznīcināt. Un tas ir tas gārsas dzīves spēks, tās balandas dzīves spēks. Un līdzīgi ir ar cilvēku. Un kāpēc tam dzīves spēkam vispār ir nozīme? Pirmkārt, dzīves spēks ir tāds tā kā resurss, es viņu varētu saukt par tādu lietus sargu, kas mums palīdz būt mazliet pasargātākiem no šiem dzīves triecieniem. Tas nenozīmē, ka tas lietus ir ļoti liels, viņš tāpat nāk no visām pusēm, bet ja mums ir vismaz kaut kāds tas lietus sargs, mēs neizmirkstam pilnīgi tā kā galīgi slapji. Ja? No otras puses, tas dzīves spēks ir kaut kas, kas mums palīdz dabūt to balansu, kad no vienas puses ir tie sliktie notikumi, un tad pretī mēs varam atrast to spēku, lai balansētu un lai tā šūpolis nesasvērtos pavisam uz vienu pusi. Un tas pirmais jautājums, ko mums katram vajadzētu sev uzdot, tad, kad mēs uzdosim sev jautājumu, vai mēs esam un gribam būt dzīves spēcīgi, mums būtu jāuzdod tāds pavisam eksistenciāls jautājums, kāpēc mēs vispār gribam dzīvot un kāpēc mēs gribam savu mūžu paildzināt pēc iespējas ilgāku un ko tad mēs ar to dzīvi gribam darīt. Jo man pašai arī šobrīd ir vecāki, kam ir 75 jau un tētis ir diezgan slims. Un viņš visu laiku jūtas slikti, viņš jūtas nelaimīgs, viņam sāp mugura, viņam nav spēks. Un vienmēr, kad es viņam piezvanu, es dzirdu tikai to, cik viņam ir slikti, cik viņam ir grūti un cik viņš ir noguris. Bet vienlaikus es jūtu viņā tādu vēlmi dzīvot, vēlmi meklēt risinājumus, lai viņam paliktu labāk. Un tas arī vienmēr prasa tētim, bet kas tad ir tas, kādēļ tu gribi, lai tev paliek labāk, ko tu gribi darīt ar to dzīvi? Jo droši vien, ka tas nav tikai ēst, izturēt dienu, aiziet gulēt un no rīta atkārtot ciklu. Droši vien mums katram būs atbild uz jautājumu, kas ir tas mazumiņš, ko mēs gribam ielikt tajā, vai lielumiņš, kas no katram no mums ir. Kādam patīk puķis dārzā, kādam patīk lasīt grāmatas vai tikties ar sev līdzīgiem cilvēkiem vai kaut ko citu, bet mums noteikti katram ir tā mūsu subjektīvā jēga,
kas ir pirmkārt tā atbild uz jautājumu, kāpēc. Un tikai tad, kad mēs zinām, kāpēc, mēs varam kā tāda pienene, kas ir iesējusies bruģī, pa vidu starp bruģi, mēs varam meklēt to izēju un meklēt to veidu, kā zem tā akmens no tās sēkliņas līst pretī saulei. Jo ja mums nebūs tas kāpēc, mums var palikt tāda pasivitāte, man neko nevajag. Nu kā ir, tā ir, es kaut kā vienkārši eksistēšu. Un vienkārši jūs šobrīd varat padomāt paši, vai jums ir tāda skaidra atbilde, kāpēc un ko jūs gribētu vēl darīt ar tiem, mēs nezinām, cik katram ir gadi, 20, 30, 50, vēl atlikuši, varbūt vēl vairāk, varbūt mēs būsim ilgdzīvotāji. Bet kas būtu tas, ar ko jūs gribat piepildīt savu ikdienu? Jūs drīkstat droši no vietas, varbūt kāds pateikt, vai jums ir tāda atbilde, vai tas ir vienkārši dzīvošanas process kopumā, vai jums ir kaut kas tāds, vai šis ir tāds mans kodols, ko es gribu saglabāt? Kuram ir kāda atbilde, varbūt uzreiz, kas nāk? Mācīties vācu valodu. Super! Un ko jūs darīsiet ar valodu? Vai jums vienkārši patīk, kā šī valoda skan? Ar mazbērniem. Superīgi. Vai kādam vēl ir kaut kāds tāds mērķis vai kaut kāds tāds, pie kā jūs pieturaties? Jūs saprotat, pat šis ir tas, kad man ir grūti, man gribas tomēr kā tādai pienenē līdz pretī saulē, jo es gribu šo vēl piepildīt. Man, piemēram, gribas uzrakstīt vēl vienu grāmatu. Es esmu uzrakstījis 2 grāmatas, kas vairāk tādas psiholoģiskas, bet tagad, kad es pabeigšu doktora darbu, es uzrakstīšu mīlestības romānu. Es esmu viņu iesākusi, un tur es varēšu rakstīt tieši to, ko es gribu, bez jebkādas metodoloģijas, bez jebkādiem rāmjiem. Tas ir mans, piemēram. Nu labi, un ja mēs skatāmies tālāk, varbūt, kad mēs esam atbildējuši uz to jautājumu, kāpēc mēs gribam dzīvot un kāpēc mēs gribam atrast to spēku tik galā ar grūtībām, nevis palikt zem tā akmens. Mums ir jāsaprot, ka šis dzīves spēks, viņš var izpausties ļoti daudz un dažādos veidos. Dažreiz dzīvē mums ir tādi pārbaudījumi, ka mums vajag tādam mūrim vienkārši izturēt. Ir jāiztur, mēs vienkārši esam stipri un mēs laižam, lai tā vētra iet mums pāri. Reizēm ir situācijas, kad nav labākais veids izturēt, ka tev ir jābūt elastīgam, ka tev ir jāmāk pielāgoties. Tā kā kokam, jo ir koki, kas tā kā ozols stāv, un ir koki, kas ļoti lokās. Ja? Un nevienmēr stāvēt taisni un izturēt ir labākais. Kādreiz, ja dzīve ir ļoti mainīga, mums ir jāspēj mainīties līdzi. Bet dažreiz ir tādas situācijas, kad mēs piedzīvojam kādu zaudējumu, mēs esam spiesti radikāli mainīt dzīvi. Parasti tas notiek ar cilvēkiem, kas, piemēram, zaudē kādu spēju, piemēram, staigāt, vai viņiem zūd kaut kas ļoti, ļoti būtisks, kas viņiem ir bijis. Un tad viņiem nākas transformēties, pilnībā mainīt sevi un sākt, var teikt, no pilnīgi cita punkta. Gluži kā šim kokam, kas ir zaudējis pamatu zem kājām, viņam ir jālaiž saknes kaut kur uz sāniem. Un līdz ar to nav tāda viena recepte, kā tad mēs to dzīves spēku varam attīstīt, jo reizēm mums ir jāiztur, reizēm mums ir jābūt elastīgiem un reizēm mums ir jāmainās. Bet ja mēs skatāmies, kā tad tas dzīves spēks izpaužas praktiski, ko tas nozīmē, ka es praktiski savā ikdienā esmu dzīves spēcīgs. Tas nozīmē to, ka mēs pirmkārt spējam dzīvot tagadnē, kura nevienmēr ir tāda, kā varbūt mums gribētos. Viņa varbūt gan ar baltām, gan ar melnām svītrām, kā tāda zebra, bet mēs dzīvojam tagadnē un meklējam to jēgu, skaistumu, labo, jebko, ko mēs meklējam šajā mirklī. Jo bieži vien cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši kaut kāda veida vai nu zaudējumus, vai veselības problēmas, vai kaut ko citu, viņiem ir tendence ļoti daudz reflektēt par bijušo, kas nav slikti, ka mēs atceramies, bet bieži vien tā ir tāda dzīvošana pagātnē, un mēs pietiekami daudz neveltam uzmanības tam, kas ir tagad, bet mēs dzīvojam vai nu uz kaut kādiem veciem lauriem, vai vecām atmiņām, vai veciem priekšstatiem par to, kas es biju un kāds es biju, bet jautājums, kas es esmu tagad un kas ir tas labākais, ko es varu darīt tagad ar to dzīvi, kāda viņa man ir. Nākamais ir tas, ka mēs uzņemamies atbildību par to, kur mēs šobrīd esam un nekļūstam par to upuri, jo tā ir tāda ļoti viegla taciņa aiziet to upura ceļu. Jo īpaši tad, kad mums ir smagi, gan fiziski, gan emocionāli, tas ir tik saprotami, ka mums gribas, lai kāds mūs pažēlo, lai kāds mums jūt līdzi. Un lūgt atbalstu vai atzīt, man šobrīd ir grūti,
tas ir normāli un tas arī ir jādara, mums ir jārunā. Bet ieiešana upurī nozīmē, ka mēs iestrēgstam tajā, mēs paliekam tur, man ir grūti un mēs nevis kaut ko daram, lai censtos iespēju robežās vai no tā grūtuma tikt ārā vai kaut kā ar viņu sadzīvot, bet mēs gaidām kaut kādu glābēju no ārpuses, ja, kad nāks kaut kāds tur laimes lācis vai kā cits, vai vienkārši samierinamies un nedaram vispār neko. Tā kā tas ir tas stāsts, līdzīgi kā, ja jūs, piemēram, brauktu ziemā ar mašīnu, jūs ieslīdiet grāvī, jums ir jāatzīst fakts, šī ir tā tagadne, es esmu grāvī, jā, man ir bēdīgi, ka es esmu tur ieslīdējis, bet kas ir tas, kā es varu uzņemties atbildību? Es varu tur palikt, sēdēt un skumt par to notikumu, bet es varu izsaukt evokātoru vai kaimiņu ar traktoru vai kādu citu un uzņemties atbildību par to brīdi. Nākamais ir spēt miedarboties ar to realitāti, kāda ir tagad tev apkārt. Jo pat, ja tu esi varbūt zaudējis saikni ar kaut kādiem bijušiem kolēģiem, vai varbūt tev kāds tuvs cilvēks, kas tev bija ļoti, ļoti labs draugs, viņš varbūt vairs nav, vai varbūt tev nav iespēja darīt lietas, jo tev varbūt ir kaut kādas vairāk sabojājušās acis, tu nevari smalkos darbus darīt, varbūt, ja tur bija, hobijs pērļot vai bija hobijs, slēpot, un tagad ir kaut kādas problēmas, varbūt ar locītām vai ko citu, bet ir joprojām realitāte, kurā es esmu, un kā es ar šo realitāti joprojām iedarbojos. Kas ir labākais, ko es varu darīt šobrīd? Un tā ir arī tāda labāko iespējamo risinājumu meklēšana. Es nesaku, ka mēs vienmēr varam atrisināt visu, sasniegt visu. Es galīgi nepiekrītu tam amerikāņu sapnim, ka mums vajag slēgt tiekties tikai augstāk, tālāk, vairāk. Bet es teiktu tā, ka uzdodam sev jautājumu, kas ir labākais tajos apstākļos, kas ir. Un te jau kolēģis arī iepriekš parunāja, kas zina, es arī mazliet darbojos hospice kustībā, kas ir tā kā ar onkoloģijas pacientiem, kas ir smagi slimi, un tur ir tik daudz labu piemēru, kā cilvēki, neskatoties varbūt uz to savu smago diagnozi, viņi turpina nevis eksistēt. Daļa ir tāda, kas eksistē, bet ir daļa, kas turpina dzīvot. Un tad, piemēram, bija viena sieviete, kurai bija 3 mazbērni, un viņai arī rociņas tieviņas bija, bet viņa mēģināja tamborēt vēl, cik viņai tie pirksti kustējās. Un viņai bija mērķis uztamborēt cepurītes visiem 3 mazbērniem. Viņai bija uztamborēti 2, un tā 3. cepurīte, kur viņa gribēja uztamborēt, bija kaut kāds tās mērķīts, kas viņu turēja pie tā, lai viņa saglabātu kaut cik kustību tajos pirkstos. Un ir svarīgi, ka mēs ik pa laikam saglabājam nākamo kaut kādu mērķi, lai cik tas būtu ikdienišķis, varbūt sagaidīt kādreiz pavasari, kad uzziedēs jasmīns, vai aizbraukt kaut kur, vai redzēt, kā mazbērnu vidusskolu pabeidz. Es tagad runāju par tādiem varbūt ļoti smagiem gadījumiem, bet arī pat, ja mēs esam joprojām veseli, viss mums ir kārtībā, atcerēties to, ka mums ir jābūt kaut kādai tiecībai pret kaut ko. Vienalga, kas tas ir, vai tās ir ikdienišķas lietas, vai tās ir intereses, hobiji, ja mēs joprojām pēc kaut kā tiecamies, līdzīgi kā augs tiecas pretī saulei, mūsos ir šī dzīvības enerģija. Tajā brīdī, kad man ir vienalga, es neko negribu, man nekas neinteresē, tad mēs varam teikt, ka tas dzīves spēks ir nokrities, tās baterijas ir palikušas tukšas. Un ko darīt, ja mēs tomēr izjūtam tādu, es nesaukšu viņu par depresiju, jo depresija tomēr ir tāda kā slimība, bet es teikšu tādu stāvokli, nomāktu stāvokli, kad negribās. Un tā var būt katram dzīvē, var būt tādi stāvokļi. Tad reizēm tas ieteikums, kas nostrādā, ir darīt, kaut arī negribās, un tad tā emocija seko. Tu izvelc sevi no mājas, kā Minhausens aiz matiem, tu kaut kur aizēji, vai tu kādam piezvani, tu pārkāp pāri tai savai negribēšanai. Un tad pēc tam tu saproti, bet cik labi, ka es saņēmos. Bet sākumā tev nemaz negribējās, bet tu to izdarīji. Ja? Un tā parasti mēs runājam par kaut kādām pastaigām, fiziskām aktivitātēm, ko citreiz negribās ārā vējš, tad ir tumšs, tad ir augsts, tad tur tas ne tā, tad tur vēl kaut kas, bet tu saņemies un pēc tam tu jūties labāk. Parunāsim, kas tad veido to dzīves spēku. Iespējams, jūs tagad sēžat un domājat, bet vai mums visiem tiešām ir tāds vienāds izejas punkts? Nē, diemžēl mums nav vienāds izejas punkts, jo dzīves spēku ietekmē virkne dažādu faktoru. Un tas pirmais faktors, tie ir mūsu tādi tā kā gēni, iedzimtība, iezīmes, jo mums katram ir atšķirīga nervu sistēma. Ir cilvēki, kam emocijas ir tādas uz augšu ļoti strauji un ļoti strauji uz leju un ļoti ātri mainās. Ir cilvēkam
lēnām uz augšu, varbūt nav tik izteikts emocijas. Bet ir tā cilvēkam, ja tā emocija ir, viņa uzkāpja vai arī nokrīt, un tu ilgi netiec ārā. Tu esi tiešām tāds iestrēdzis, tāds rigīts. Un tiem cilvēkiem, kas mēdz ļoti ilgi iestrēgt kaut kādos emocionālos stāvokļos, viņiem, protams, no dabas var būt grūtāk izkļūt. Tas nenozīmē, ka viņi nevar izkļūt, bet viņiem vienkārši vajadzēs likt lielāku piepūli. Tāpat tās nervu sistēmas īpatnības ietekmē to, cik ļoti liels vai mazs skairinājums mums ir vajadzīgs, lai mēs izsauktu sevī tādu stresa reakciju un trauksmi. Ir cilvēki, par kuriem mēs sakam, nu tam jau bija zāda, tam pa vienu aus iekšā, potrā ārā, viņš jau neko neņem pierē, vai ne, mēs tā sakam. Un ir cilvēkam, kaut ko tu ne tā pateici, vai kaut kas viņam nenotika, viņš sāk, kā mēs citreiz sakam, tā kā izlaist uguņus vai psihot, vai kaut ko tam līdzīgi, tautas valodā sakot, ja. Bet arī tās ir lietas, ka, ja mēs nemācamies emociju regulāciju, tad no dabas kāds ir tāds impulsīvāks, neirotiskāks, kāds ir mierīgāks. Un, protams, tam neirotiskākiem cilvēkam viņam var būt drusku grūtāk. Bet vēlreiz es saku, mēs cilvēki esam ļoti elastīgi un mēs varam ar sevi strādāt. Ja, mēs varam to darīt. Vēl viena lieta, kas ietekmē mūsu spēju izturēt grūtus brīžus, izturēt smagus notikumus, ir tas, kādā vidē mēs esam auguši. Piemēram, cilvēki, kas ir auguši tādos bišķi siltumnīcas apstākļos, es domāju, ka starp jums noteikti nav tādi cilvēki, vai ne? Jo šajā paudzē jūs esat visādi, kā saka, sisti dzīvē. Bet es tagad domāju par jaunajiem cilvēkiem, kurus mēs reizēm ļoti sargājam, labu gribot, bet viņiem reizēm dzīvē nav tad tie izaicinājumi, viņi nav iemācījušies pārvarēt grūtības. Rodas grūtības, mamma, tēts vai kā cits viņas pārvar viņu vietā. Un tad tam cilvēkam nav tā pieredze, kā man bija, kad man bija grūti, kā es cēlos un kā es varēju. Jo katru reizi, kad mēs piedzīvojam kādas jaunas grūtības, mēs varam atcerēties iepriekšējo reizi un domāt, bet es taču toreiz tiku galā, un toreiz es tiku galā. Un tad arī bija ļoti grūti laiki, bet es tiku galā. Bet ja tev nav šādas pieredzes, tad tas tev pilnīgi izsit no līdzsvara. Bet ja tev ir tāda pozitīva grūtība pārvarēšanas pieredze, tad, protams, tev ir daudz vieglāk. Savukārt, ja tev tā līdzinējā grūtības pieredze ir bijusi negatīva, piemēram, tu esi mēģinājis pārvarēt, bet ir bijis vēl lielāks trieciens, un dzīve tevi triekusi vēl zemāk. Un tie triecieni notikuši viens pēc otra, jo reizēm cilvēkiem ir tā, ka viena gada laikā tev tur kaut kas notiek finansiāli, ar veselību, ar darbu, ar vēl kaut ko, un tu vienkārši pazaudē pilnīgi pamatu zem kājām. Tad šī pieredze var darboties pretēji. Tad mēs varam teikt, ka nevis grūtības tevi norūda, bet grūtības tev atņem vēl pēdējo spēku. Tie, kas jūs audzējat puķes, jūs zinat, ja mēs puķai nogriezīsim galotnīti, viņa dzīs jaunas atvases, piekrītat. Bet kas notiks, ja jūs katru dienu griezīsiet pa centimetram? Paliks stubenīts un tā puķa vienkārši nespēs atkopties. Tā kā tajā teicienā, kas mūs nenogalina, tas padara mūs stiprākus, viņš ir patiesas tikai daļēji, jo dažreiz, diemžēl, ir grūtības, kas mūs salauž. Un liela daļa cilvēki, kas ir nodzērušies, kas ir savu dzīvi nolaiduši dibenā, viņi, diemžēl, ir bijuši pārāk vāji, un viņi nav spējuši, vai viņiem nav bijis atbalsts, vai varbūt viņi nav gribējuši to atbalstu meklēt, viņi nav spējuši pacelties. Ja? Lai gan sākotnēji varbūt viņi bijuši ar milzīgu potenciālu. Protams, arī visa tā audzināšana, attieksme, vēstījumi, ko mēs esam saņēmuši ģimenē, viņi arī vai nu mūsos veido stiprāku mugurkaulu, vai nu viņi arī rada tādu sajūtu, ko tad es jau neko nevaru. Tā kā arī tad, kad jūs runājat ar saviem bērniem, ar saviem mazbērniem, atcerieties, tie vēstījumi ļoti daudz mūsos nosēžās. Un tā kļūst par tādu mūsu iekšējo balsi, kas grūtos brīžos vai nu tevi stiprina, jo tu saņem to dzimtas spēku, vai nu ir tā sajūta tāda, nav ko, mēs jau te visi tur tāpatās ģimenē tādi vai šitādi. Tā kā arī tas. Un tad vēl ir, protams, atbalsts. Ne tikai tas pieejamais atbalsts, kurš mums tiek iedots, bet arī tas atbalsts, kuru mēs proaktīvi paši meklējam. Jo reizēm cilvēks saka, bet man nav neviena pie kā vērsties pēc palīdzības. Un tad mēs varam jautāt,
Bet vai tu esi meklējis, piemēram, zvanījis, vai jūs zināt, ka ir, piemēram, tāds krīzes tālrunas skalbis? Zināt visi, ka var piezvanīt un aprunāties? 116, 123, 3 valodās. Latviešu, krievu, angļu, 24 stundas diennaktī. Jebkurš var piezvanīt un dabūt atbalstu. Ir dažāda veida organizācijas. Un viss kaut kas cits atbalsta grupas. Tā kā arī tad, ja tā atbalsta nav tavā tuvākajā lokā, tas nenozīmē, ka tu nevari meklēt kaut kur ārpusē. Tā kā tie ir tādi 2 trauki. Viens trauks, kas tev jau tiek iedots, pilnāks vai tukšāks, un otrs trauks, kuru tu ej un pats mēģini piepildīt. Bet tad es ar tumšāku krāsu esmu atzīmējis 3 lietas, kuras gan ir tiešām no mums atkarīgas. Ja tās pirmās 4 lietas ir tādas, kas tā kā varbūt daļēji mēs varam ietekmēt, bet daļēji viņas varbūt nav no mums atkarīgas, tad tas, ko mēs varam mainīt, tas ir mūsu pašvērtējums, un tā ir mūsu pašefektivitāte. Un kāpēc es tik ļoti gribu uzsvērt to pašvērtējumu un pašefektivitāti? Tāpēc, ka ja cilvēks tic tam, ka viņš kaut ko var, viņš daudz lielākā mērā būs gatavs vismaz mēģināt. Varbūt viņam nesanāks ar 1, 2 reizi, varbūt viņam vispār kaut kas nesanāks, bet viņš pamēģinās kaut ko citu, bet viņš nepadosies. Un ir cilvēks, kurš sev ar tām domām, tā kā tādiem enkuriem piekar sev klāt galvā un saka, tas nav priekš manis, es tāpat to nevarēšu, un nav man pat vērts mēģināt. Ja? Tā kā no tā, vai es ticu saviem spēkiem, kā es sevi vērtēju, un vai es vispār vērtēju sevi tādējādi, ka man ir tiesības, man ir vajadzības, es gribu dzīvot pilnvērtīgi. Es šito visu laiku mēģinu savai mammai ieborēt, jo man mamma tā kā šobrīd visu laiku rūpējās par tēti, un visu laiku tēts ir centrā kā saule, bet es mammai saku, bet mammu, bet tev arī vajag veselību. Tad, kad tu paliksi, kā saka, pati uz gultas, ka tu neies uz sonogrāfiju un nepārbaudīsi savus ceļgalus daļu, kā viņi tev tik ļoti sāp, kurš par tēti rūpēsies? Un te ir tā problēma, ka mammai vienmēr ir tā sajūta bijusi arī no bērnības, ko tad es vienmēr ir bērni, vīrs, mazbērni, visi citi, bet tajā brīdī, kad mēs uzdrīkstamies ielikt arī sevi dzīves centrā, tas nav egoisms, tas ir tāds, tās ir rūpes par sevi, jo kamēr tu spēj parūpēties par sevi, citiem nav jārūpējas par tevi. Jo ja mēs teiksim, es par sevi nerūpējos, jo man nav laika, jo man ir tas, tad vienā brīdī, nerūpējoties par sevi, var pienākt brīdis, ka mēs esam nespējīgi, un tad kādam jau par mums būs jārūpējas. Tā kā es teikšu, ka tas drīzāk ir tā ir drīzāk atbildība pret citiem rūpēties arī par sevi. Un tad, kad mēs sākam rūpēties, kad mēs ieraugam, bet man sāk sanākt, un es varu, un es varbūt pat varu vairāk nekā es no sevis gaidīju, un izrādās, ka es pat spēju atrast kaut kādu drusciņu pašdisciplīnu sevī. Un es, būdama varbūt pūce, spēju no rītiem piecelties un pavingrot. Vai es spēju, būdama kaut vai introverta aiziet tomēr un satikties ar kādu cilvēku. Vai es spēju to vai šito, tad tas arī ceļ to mūsu ticību saviem spēkiem. Un mēs saprotam, es varu, nav tik traki, es varu. Es tagad sāku no septembra iet aktīvāku atkal uz vingrošanu. Es nebiju kaut kādu visu vasaru gājus, un es aizgāju pirmo vingrošanu, es biju slapja, es biju nosvīdus uz vienu tādu ar 3 zvaigznītēm. Ja? Tas ir tā kā intensitātes koeficients. Man liekas, šitas nav priekš manis, es to nevaru. Bet zinot teoriju, kad vajag darīt, un tad tikai tas sekos, es aizgāju 2 reizi, un es aizgāju 3 reizi, un jau es eju kopš septembra, jau ir 2 mēneši, jau drīz būs beigušies. Un jau es varu tur izdarīt to programmu, ko dara citi tie cilvēki. Bet sākumā man likās, es tak to nevarēšu. Bet darot tu solīt pa solītim, tu pievelcies līdzi. Un ceļās tā ticības saviem spēkiem. Bet te ir pats svarīgākais noteikums tāds, nevis salīdzināt sevi ar citiem, bet salīdzināt sevi ar sevi vakar, ar sevi pagājušu nedēļu. Un ieraudzīt to, ka ja pagājušu nedēļu es varēju pacelt kāju pa 10 grādiem, tagad es viņu varu pacelt pa 45, un tagad es viņu varu pacelt varbūt pa 90. Un tas nekas, ka citi ceļ pa 180. Man interesē mans progress. Ja tu varēji noiet puskilometru, un tad tu vari noiet kilometru, un tad tu vari noiet 10, tas ir tavs progress. Tas nekas, ka tavu kaimiņiem skrien pusmaratonu. Ja? Un tas viss ir tas, kas veido to mūsu ticību saviem spēkiem, ja pašefektivitāti. Un ja mēs ticam, tad mēs mēģinām, un ja mēs mēģinām, nevienmēr ir garantija, ka sanāks, bet ir lielā garantija, ka sanāks. Nākamā lieta ir tāda cerība un dzīves jēgas izjūta. Un arī to mēs varam mēģināt paši vairot. Jo neviens jau no
kaut kur no augšas mums viņu neiedod rokās. Protams, ir reizes, kad pār mums nāk kaut kāda apskaidrība un ir šis te klikšķa moments, kad mēs saprotam. Bet bieži vien mēs to jēgu nevis atrodam, kā gatavu esam, bet mēs viņu radām. Man tāds ļoti tuvs autors ir Viktors Frankls, varbūt kāds esat lasījuši viņam grāmatiņu Saki dzīvē jā vai Izdzīvošanas māksla. Un viņš arī ir tiešām tāds brīvības apoloģēts, kas visu laiku saka to, ka mēs varam ienest jēgu, mēs varam radīt jēgu, mums vienmēr ir brīvība. Pat ja mūsu vienīgā brīvība ir ieiet gāzes kamerā ar nolaistu galvu vai ar paceltu galvu, viņš bija ebrejs, ja, kas pārdzīvoja koncentrācijas nometni. Viņš saka, ka mums vienalga ir brīvība. Un, protams, tas tāds ļoti skarbs piemērs, bet tas parāda tikai to, ka mums ir izvēle. Ja. Un ir arī vēl viena grāmata līdzīgā stilā Edīte Egere Izvēle, man liekas, tā arī saucās, kur viņa arī raksta par to, izvēle ir tā, kas mums piešķir spēju rīkoties tā vai citādi. Tas, kā mēs uztveram, tas, kā mēs rīkojamies. Vienalga, kāda ir apstākļi, tev vienalga ir izvēle. Un, protams, tas viss beigās apvienojās tajā, kā tad mēs domājam, kādi ir tie mūsu domāšanas ieradumi, par ko es arī sīkāk pastāstīšu. No tā, kas notiek mūsu galvā, ļoti lielā mērā mainās tas, kas notiek mūsu ķermenī. Un šeit es izvilku ārā dažus palīdzošos un traucējošos faktorus, kurus es atradu gan rakstot savu doktora disertāciju, gan arī tos faktorus, kurus es atradu tieši lasot pētījumus par dzīves spēka saglabāšanu senioru vecumā. Un viņi brīnumainā kārtā viņi atkārtojās, neatkarīgi no tā, vai tiek pētīti cilvēki ar hroniskām slimībām, kā tas bija manā gadījumā, vai vienkārši tiek pētīti dabiski novecošanās procesi, tie faktori ir ļoti līdzīgi. Un pirmā grupa, tas nav nekāds pārsteigums, un gan jau jums arī par to stāstīja profesors Zaļkalns un vēl citi lektori, tās ir šīs regulārās fiziskās aktivitātes. Un tas ir palīdzošs faktors. Es zinu, ka es atkal varbūt atkārtojos un saku to, ko jūs jau esat dzirdējuši, bet varbūt reizēm vajag to vēl vienu pilienu, lai mēs tā kā pēc iespējas vēl vairāk noticētu. Un fiziskās aktivitātes nenozīmē, ka tas nozīmē iet varbūt uz sporta zāli vai kaut ko ļoti aktīvi darīt. Arī pastaiga ātrā tempā ir fiziskā aktivitāte. Arī strādāšana dārzā ir fiziska aktivitāte. Ja? Un kā Ziņģīte teiktu, rāpošana mājās un rīvēšanās arī var būt savu veidu fiziska aktivitāte. Un savukārt, ja mēs skatāmies tieši pretēji, kas negatīvi ietekmē mūsu dzīves spēku, tas ir tad, kad mēs sakam, es nevaru saņemties, man negribas, man nav motivācija. Šodien ne, varbūt nākamnedēļ, pirmdien sākšu. Sākšu no jauna mēneša, janvārī, pēc jaunā gada, tad es sākšu. Un tad tās visas atrunas, ka es jau zinu, ka tas ir svarīgi, bet ne šodien, bet ne šonedēļ. Ja? Un tā tas laiks paiet. Tā būšana fiziski aktīvam vienalga, cik liela tā kustība amplitūda mums katram ir iedota, tas ir kaut kas, ko mēs varam attīstīt. Tad, kad es veicu savu doktora disertāciju un es intervēju cilvēkus ar hroniskām sāpēm, man bija arī 4 cilvēki ratiņkrēslos, kam kustās tikai ķermeņa augšdaļa un vienam cilvēkam vispār kustējās tikai galva. Un arī tie cilvēki, viņi lietoja šīs te fiziskās aktivitātes, ja? Kaut vai kustinot roku, kustinot plecus vai kaut ko, katrs varēja kustināt. Ja? Tā kā tas tikai parāda, ka, lai cik mēs esam ierobežoti, mēs vienalga varam saglabāt to kustīgu. Otrais ir šīs te, kopumā es viņu apvienoju tāds kognitīvi emocionālais bloks, ja domāšana plus emocijas. Un te ir ļoti svarīga mūsu uztvere, jo jūs zināt, ka tad, kad mēs sākam katastrofizēt, viss ir slikti, viss būs slikti, nav jēgas, vispār pat negribu mēģināt un tā tālāk. Protams, ka tad mēs lielākā varbūtībā varam iekrist tajā bedrē, bet tad, kad mēs ticam un cenšamies kārpīties ārā, nav teikts, ka mēs vienmēr tiksim tik ātri no tās bedres, bet iespēja ir lielāka. Jo tad, kad mēs teiksim, hei, es gribu tikt ārā, varbūt kāds mums arī pados roku, bet ja mēs sēdēsim, pat neizrādīsim vēlmi, neviens jau arī varbūt nepalīdzēs tev. Ja? Un otra lieta, tā ir tāda apzināta pievēršanās aktivitātēm, kas mums dod prieku. Jo par šo runā pēdējā laikā ļoti daudz un dažādi ārsti, ka laimes hormons, kas ir šis te serotonīns, viņš mazina iekaisuma
procesus ķermenī. Un otrādi, tad, kad tev ir ļoti izteikti iekaisuma procesi ķermenī, tev samazinās serotonīns. Tie ir tādi savienotie trauki. Un tad ir divi varianti. Ja tu, piemēram, esi slims un nelaimīgs, ir divi varianti, ko tu vari sākt. Vai nu tu vari sākt meklēt veidus, kā kļūt laimīgākam un atrast kaut kādu prieciņu savā ikdienā, un tad cerēt, ka tas drusku palīdzēs tavai veselībai. Vai sākt kaut ko darīt ar veselību un kaut cik savest sevi kārtībā, cerot, ka tas drusciņi palīdzēs arī tavai galvai, tavām smadzenēm justies laimīgākam. Jo tas ir saistīts. Un savukārt tur, kur ir tā negatīvā saistība ir starp serotonīnu, jeb tā saukto laimes hormonu, un kortizolu, jeb tā saukto stresa hormonu. Un to mēs redzam arī dabā, kāpēc šie hormoni nevar izpausties vienlaicīgi. Iedomājieties, zaķītis skrien pa pļavu, un tagad viņš izdomā, es tagad būšu laimīgs. Viņš ierauga, ka blakus sēž vilks, viņš saka, tas nekas, margrietiņas, tik skaistas, es ļaušos tam, kā viņas mani aprēbina, un pēc brīža vilks ir apēdis zaķīti. Un ja zaķītis ierauga vilku, viņam ir stress, viņš nevar ļauties, jo laime ir ļaušanās, laime ir baudīšana, laime ir tāds lēnāks temps. Stress ir ātrāks temps, stress ir saspringums, stress ir gatavība tam, ka kaut kur uzglūna briesmas. Un tāpēc mūsu ķermenis ir iekārtots tā, ka ja tev ir kortizols augšā, serotonīns ir lejā un otrādi. Vai jums kādam kādreiz ir bijis tā, ka jūs esat, piemēram, nostresojuši visu nedēļu, bijuši kaut kādi saspringti darbi, kaut kas daudz, un pienāk piektdienas vakars vai sestdiena, un tagad jūs kaut kur aiziet, vai uz kādu pasākumu, vai koncertu, vai kaut kur aizdodaties, jūs atslāpt nevarat, jums joprojām iekšā tāda spriedzīte. Ir kādam tā bijis, kāds krat ar galvu. Un tas ir tas stāsts. Iedomājieties, ja jums visu nedēļu tas hroniskais stress ir bijis augšā, un tagad jūs domājat, tagad es būšu laimīgs. Ķermenis viņš nepaspēja adaptēties. Vajadzīgs vēl kaut kādas 2-3 dieniņas, varbūt, lai viņš tā kā norimtu. Bet pēc tām 2-3 dieniņām jau ir jaunie stresi augšā. Un tur jau tā nelaime, ka ja mums tā dzīve dabiski nepiedāvā tos laimes mirkļus, tad mums vajag kaut kā ļoti apzināti teikt, pagaidi, man vajag bišķiņu kaut kā uzlādēties. Man vajag to laimi, tā, kur es viņu tagad varu dabūt. Es nevaru, ka man ir tik daudz spriedzes vai negatīvā vai problēma. Tas ir tas apzinātais darbs, meklēt to fokusu. Ja? Jo es arī tagad, ja man tagad, piemēram, dot uzdevumu, atrod šajā zālē kaut ko, kas tev nepatīk. Es tagad pētītu, atrastu varbūt kaut kādu plaisu. Ne, jums īstenībā neviena plaisiņa nav, bet pieņemsim griestos kaut kādu plaisu vai tur parketā kaut kas nodilis. Es teiktu, redzi, kaut kas te nav labi. Bet ja man dot uzdevumu meklēt labo, es skatītos, kādas gleznas, cik skaista lustra un ziedi un cik smaidīgi cilvēki un tas. Un no tā, uz ko es izvēlēšos fokusēties, mainīsies tas, kā es jutīšos. Un tā mēs darbojamies. Mēs paši kaut kādā ziņā varam ietekmēt to, kā mēs jūtamies. Protams, ne absolūti. Ja tu piedzīvo milzīgas kaut kādas sāpes, slimību, zaudējumu, protams, tu nevar teikt, es tagad būšu laimīgs. Man te dzīve sabrukusi ir, bet es būšu laimīgs. Runa ir par tādām ikdienišķām lietām. Protams, ka tad, kad ir lielas traģēdijas, tad viņas ir. Ja? Un tas trešais bloks, tas ir tas sociālais bloks, ka mēs sakam tā, ka jebkurš atbalsts, vai tas ir no kopienas, senioru skola, vai, piemēram, tās varbūt pacientu kopības, interešu klubi, jebkas cits, ģimene, draugi, domu biedri, jebkura sociālā kopība, jebkura sociālā miedarbība, jebkura tie savējie cilvēki ir tie, kas mums palīdz veicināt dzīves spēku. Jo atcerieties, kad es runāju par to ticību saviem spēkiem, par to pašu efektivitāti, tad, lai mēs noticētu sev, ir daudz vieglāk, ja mēs redzam labos piemērus apkārt. Tad, kad es, piemēram, aizgāju to vingrošanu, es redzēju, ka tur sievietes 10, 20 gadu pa mani vecāks, un viņas var plankā nostāvēt. Un es domāju, bet es nevaru, bet viņa var, bet varbūt, ka es arī varu. Un, ka es redzu to labo, man arī veidojās tā paša efektivitāte. Bet es redzētu, ka tur visi jau pusceļā padodās, tad man liktos, nemaz neviens jau nevar, labi, es arī vairs nedarīšu. Saprotiet? Tas ir arī kaut kas, ka tas veicina to kopējo mūsu ticību un spēju. Man ir tāds labs piemērs no savas arī privātās dzīves. Man meita tagad aizgāja 1. gadu Ogres ģimnāzijā mācīties 10. klasē.
Un pirms tam viņa bija kaut kāda tur 2., 3. savā klasē labākā. Un tagad viņa ir kaut kur ritīgi pa apakšgalu, lai gan viņai vidēja atzīme ir tuvu 8. Viņa saka, ārprāts un tik stipra klase, un es jūtu, ka viņai pamazām tā vidēja atzīme ceļās uz augšu, jo tie citi ir tik stipri, ka viņa nejūtās tā kā komfortā, ka viņa tur galīgi apakšā. Un es redzu pamazām arvien labākas atzīmes. Un ko tas nozīmē? Ka tad, kad man apkārt ir cilvēki, kas ir apņēmīgi, pozitīvi, motivēti, man ir vieglāk arī pašam tādam kļūt, nekā tad, ja man apkārt ir demotivēti, negatīvi, burkšķoši, nelaimīgi cilvēki vienā brīdī. Man arī nokarās rokas. Tas ir tā, kā jūs varbūt esat dzirdējuši, kas notiek, kad jūs bļodā ar āboliem ieliekat vienu sapuvušu ābolu. Tad tās puvums poras lēnām izplatās uz citiem, vai ne? Un tas pats notiek arī, ja jūs ieliekat saulīti mirdzam kādā vidē. Tā saulīte sasilda pamazām arī apkārtējos. Tāpēc tam emocionālajam, sociālajam atbalstam ir tik liela nozīme. Bet tas, kas savukārt ir kā traucējošais, ir tad, ja mēs vai nu dēļ finansēm nevaram atļauties kaut kur aiziet, jo citreiz ir tās interešu grupas, viņas tomēr arī maksā. Nevienmēr viss ir pa brīvu šai dzīvē. Ir, piemēram, tā, ka kāds saka, es gribētu gleznot, bet tie kursi maksā. Vai man patikt iet uz baseinu, bet tas arī maksā. Ja? Vai arī vienkārši tam cilvēkam ir tā, ka viņš dzīvo ļoti dziļi, piemēram, laukos, viņam nav tā iespēja satikties, tā kā tie var būt tie traucējošie faktori. Bet tagad mēs parunāsim tā drusku konkrētāk, kā tad mēs to dzīves spēku varam vairot caur tātad to, ka mēs mainam domāšanu, mēs vairojam prieku, esam aktīvi un meklējam šos te domu biedrus vai to sociālo atbalstu. Tad pirmais bloks, par ko es gribētu parunāt, ir, kā mēs varam mainīt to domāšanu. Un te ir ļoti svarīgi, kad jūsu dzīvē kādreiz notiek kaut kas, kas jums nepatīk. Parasti tas ir saistīts tomēr vai nu ar veselību, vai nu ar kaut kādām finansēm, vai ar kaut kādu tuvu attiecību zaudēšanu. Ieraudzīt to, ka šis ir tikai viens puzles fragmentiņš. Jo tā, ka mums parādās tas melnais puzles fragments dzīvē, ar mums bieži vien notiek šādi, ka mums parādās klapes uz acīm, un mēs redzam tikai to melno krāsu. Mums liekas, www.visslikti.lv, vai ne? Un tu tajā brīdī aizmirsti, bet tavu dzīves puzli veido kaut kas daudz vairāk. Tas nav tikai šis fragmentiņš. Piemēram, tev daļa veselības parādās kaut kādas sāpes, vai tur mugura sāk sāpēt, vēl kaut kas tur kuņģis streiko. Jā, tajā brīdī, kad es jūtu tās sāpes, man ir slikti, bet es redzu, ka manā dzīvē vēl ir tik daudz visa kā cita, kas ir labs un kas ir jauks un kuras joprojām labi funkcionēju. Un tā nav visa mana dzīve. Tā ir tā spēja ieraudzīt to lielo bildi un apzināti tajā brīdī, ka es jūtu, ka es esmu iestrēdzis tajā negatīvajā, vērst uzmanību un atrast apzināti, kas ir tas pozitīvais. Ja? Tā arī tā spēja, ja ne atrast, tad pašam radīt jēgu, mācīties būt arī pateicīgam par to, kas ir un būt līdzjūtīgam pret sevi. Bet parunāsim sākumā varbūt par to fokusu. Manī ir kaut kāda mazliet drusciņa tāda pretestība, kad es dzirdu to vārdu novecošana, pozitīvi novecot, veselīgi novecot. Un tad man citreiz liekas, ka ir tā, ka tu esi tāda rudens lapa un tagad tev vajag pozitīvi novīst, ja? Pozitīvi novecot. Bet man gribētos teikt, varbūt vienkārši turpināt dzīvot priecīgi, jēgpilni. Protams, tajā dzīvošanas procesā tu jau arī novecosi. Mēs jau novecojam. Bet kaut kā visu laiku tas, ka tas tiek uzsvērts, ja, kaut kā tā novecošanās ir iestājusies, tad likās, pagaid, bet es jūtos vēl varbūt tā, tīri jauns, bet tagad ir kaut kā tāda novecošanās, vai ne? Man, piemēram, tagad ir sākusies menopauze, un es arī visu laiku redzu, man Facebooks izmet reklāmas, vingrojums sievietēm menopauzē, uzturs sievietēm menopauzē. Man liekas, pagaid, pirms tam man bija kaut kāds normāls uzturs, vai es varēju vingrot, kā es gribu, tagad man ir kaut kāda speciāla menopauzes vingrinājuma. Un man tagad tāds zīmoks, ja? Un tāpēc es domāju, varbūt arī jums kādam ir tas zīmoks. Un tas ir stāsts par to, vai mēs spējam paši sev tos zīmogus neuzlikt un neatkarīgi no tā, kas mums ir rakstīts pasē, justies vienkārši tā, kā mēs jūtamies. Kāds jūtās kā seniors, kāds jūtās vienkārši kā cilvēks, kāds jūtās kā, nezinu, ka viņš jau novecojās, kāds jūtās, ka viņš varbūt tikai tagad īsti sāk dzīvot priekš sevis, ja, jo beidzot ir laiks sev. Ja. Tā kā ir svarīgi varbūt neiekrist nevienā no tādiem grāviem, jo ir tāds viens grāvis, kur mēs sakam, ne, vecums uz mani neattiecās, es vispār ar to nerēķinos,
kādas tur profilaktiskās apskates, es esmu vesels, man viss ir labi. Drusciņ tāds noliegums, ka mēs tā kā tos gadus neredzam, ignorējam, kaut kas mūsos parādās, mēs sakam, nē, es varu visu, es visu laiku esmu skrējis, bet tu aizēji uz analīzēm, tev parādās, bet tev ir osteoporozes risks, tev nevajadzētu triecienus ceļgaliem. Nē, neviens man neko nepateiks, ko man vajadzētu, es esmu jauns, es gribu un es skriešu. Tas tāds viens grāvis, ka mēs tā kā bišķiņ noliedzam. Bet otrs grāvis, ka man liekas, es aizgāju pensijā, tagad es novecošos. Tad tagad man tikai ir, kas man ir jādara. Jātamborē, kas man tur vēl ir jādara. Man ir kaut kāda pienākuma un ir kaut kas, ko man vairs nevajadzētu darīt. Manā vecumā jau nē. Bet īstenībā tie visi ir kaut kādi stereotipi. Man, piemēram, šobrīd ir universitātē studente, kas sāka tikko studēt psiholoģiju 65 gados. Kāpēc ne? Viņa grib tā, viņai interesē, viņa to dara priekš sevis. Un neviens no malas nevar pateikt, kāpēc tu to dari, vai tad tu vēl tur paspēji pastrādāt. Man interesē, es gribu un es studēju. Vienalga, vai tā ir vācu valoda, vai psiholoģija, vai kaut kas cits. Man draudzenē tētis sāk 80 ar kapēkām gados somu valodu mācīties. Tikai tāpēc, ka viņam tā valoda interesēja. Ja? Un nevis tāpēc, ka viņš gribēja viņu kaut kur izmantot priekš sevis. Tāpat ir svarīgi sevi kaut kā ļoti neieprogrammēt. Man jābūt tādam, vai es nevaru būt tāds, vai tas jau man nav pieņemami, vai man būtu kaut kas jādara. Jo, piemēram, ir cilvēki arī, kas aiziet pensijā, viņam liekas, bet man ir pienākums obligāti visu laiku pieskatīt mazbērnus. Nē, forši, ja jūs varat viņus pieskatīt, bet jums nav pienākums vienmēr būt pieejamiem. Jūs drīkstat kādreiz gribēt laiku arī sev. Tas nav tāds tā kā nerakstītais likums. Protams, tas ir jauki, ka ģimenē ir šī sadarbība un ka viena paudze palīdz otram, bet mums drīkst būt laiks sev. Ja? Un ir kaut kādas lietas, kur mēs paši sev nobloķējam. Kur es tagad iešu slēpot, vai kur es tur iešu dejot? Kā tad tagad izskatīsies, ka es tur sākšu līnīdēs dejot? Daram, ko mēs gribam, daram, kā mēs jūtamies un neieprogrammējam sevi. Mazinam dažādu stereotipu ietekmi. Vēl kas ir svarīgi, domājot par to uzmanības fokusu maiņu, mācamies arī pieņemt tās pārmaiņas dabiski, nevis kaut kā sāsināti vai pretojoties. Jo tas, ko es redzu, kas arī parādās varbūt mēdījos, tas ir tādas bailes nenormālās no novecošanās. Un tad, kad tiek reklamēti kaut kādi, vai tur sejas krēmi, vai tur vēl kaut kas, tur vienmēr tiek uzsvērts tur ārprāts. Ja tu nelietosi, vai, tad tev būs tā novecošanās, tad būs tās krunkas, tad būs kaut kas. Bet varbūt, ka tas ir savā ziņā tik ļoti normāls process, ka mums nevajag katrā brīdī no tā kaut kā bēgt, kaut kā mākslīgi to apturēt. Ja? Piemēram, arī domājot par, teiksim, kas esmu mana vecuma sievietes. Ja? Es zinu, ka liela daļa uzreiz momentā, kā iestājas menopauze, viņas lieto hormonu aizvietojušo terapiju. Nedod Dievs, man, kā saka, sāksies straujāk novecošanās process. Ja? Bet tas atkal ir tas, ka mēs reizēm ejam pret dabu. Ja? Mēs tā kā nepieņemam tās pārmaiņas. Un vēl ir svarīgi pielāgot tās gaidas, ko mēs gaidām no sevis, pielāgotai realitātei. Jo kāpēc bieži vien cilvēkiem, kas pāriet no vienas vecuma, kaut kādas tāda vecuma posma, vecuma stadijas citā, kāpēc viņam reizēm rodas tāda mazvērtība, kaut kāda reizēm pat tāda depresivitāte neliela, kaut kādas identitātes grūtības, tāpēc, ka tu joprojām gaidi kaut ko tu nevari varbūt vairs dabūt, bet tad, kad tu pielāgo tās savas ekspektācijas tam, kāda tad ir tā dzīve, tev nav tik liela tā vilšanās. Tas nenozīmē, ka tev ir jāsamierinās ar visu, tu drīksti gribēt gaidīt, bet nedzīvot varbūt tādā ilūziju pasaulē, ja? Tās pielāgotās gaidas tā īstenībai. Nākamais, ko es gribu uzsvērt, runājot tieši par tādiem domāšanas ieradumiem un par fokusu, ir tas, ka atceraties, mūsu smadzenes aktivizē tos neironus, kuri jau ir parasti aktīvi un kuri savā starpā sadarbojās. Ja jūs, piemēram, katru reizi, kā jūs ieraudzīsiet spoguli, saviepsiet seju no tā, kas jums tur skatās pretī, jums spogulis asociēsies ar kaut ko sliktu. Ja katru reizi, kā jūs ieraudzīsiet spoguli, jums būs plats maids, sveika mīļā, vai cik jauki, ka tu man te šodien uzsmaidīji. Jums veidosies kaut kāda pozitīva asociācija. Un tā mums veidojās iestaigātas šīs te ķēdītes, iestaigāti celiņi, tas, ko mēs biežāk aktivizējam,
tas biežāk arī aktivizējās kopā. Ja mēs A plus B visu laiku kopā aktivizējam, tad tajā brīdī, kad nākamreiz mēs ieraudzīsim A, smadzenes aktivizēs arī B. Un tas ir, piemēram, stāsts par to, ka ja jums kaut kas iesāpas vai kaut kāda tāds dīvains simptoms parādās, ja jums vienmēr ir tā sajūta, kas tagad tas ir, es tūlīt atvēršu Google un beigās lasīšu tik ilgi, kamēr liksies viss jau pēdējā stundiņa klāt. Un ja jūs sākat katastrofizēt, tad tas ir kaut kas, kas jums ieslēdzās, jums momentā ieslēdzās trauksme. Bet ja jums, piemēram, ieslēdzās, gan jau rīt pāries, labi, es par to nedomāšu, es labāk ieslēgšu, nezinu, ko jūs mīls viesulu vai panorāmu vai kaut ko citu, es par tam nepievērsīšu šobrīd uzmanību, ja rīt turpināsies, tad domāšu, ja? Tad atkal ieslēgsies citi kaut kādi procesi. Tas ir vienkārši par to, kā strādā smadzenes. Un viņas tieši tāpat strādā arī tad, kad mēs sākam producēt vai vairot pozitīvās domas vai sākam vairot negatīvās domas. Ja? Jo biežāk mēs par kaut ko domājam, jo vairāk tas nostiprinās. Tāpēc dažiem cilvēkiem glāze ir pustukša, dažiem viņa ir puspilna. Un šim te ieradumam, domāšanas ieradumam ir ļoti liels spēks. Jo tā kā mēs pamanām to, ko meklējam, tad bieži vien tas arī tā notiek. Bija tāds liels pētījums Covid laikā. Harvardas universitāte taisīja pētījumu par cilvēkiem, kas baidījās no Covid vakcīnu blaknēm. Tur jau šobrīd tie pētījumi ir tik ļoti dažādi, kur parādās, ka tiešām tās blaknes ir un tas nav tik viennozīmīgi. Tagad, ja kādreiz bija tā, ka bija tādas divas lielas nometnes, kas ir par un pret, jau ar vien vairāk cilvēki ir kaut kur nostājās pa vidu. Bet ne par to stāst. Stāst par to, ka tie cilvēki, kas sagaidīja, ka viņiem pēc vakcīnas paliks sliktāk, lielajam vairumam no viņiem arī palika sliktāk. Jo viņi sevi noskaņoja uz to, man būs blaknes, man būs slikti, un viņiem tiešām tā arī notika. Un šādus piemērus mēs varam atrast daudz, ka tu sevi noskaņo, un tu sāc tā justies. Man pirms kaut kāda ilgāka laika bija tāda situācija, ka man zvana, tad, kad man vēl bērni bija mazāki, bērndārza audzinātāji un saka, atnāks bērni mājās, pārbaudiet, vai nav gadījumā utis, jo mums grupiņā ir izplatījušās utis. Es esmu pie telefona, mans bērns ir grupiņā, kas ar mani tajā brīdī notiek? Man visa galva sāk niezēt, nenormāli niez galva. No domu spēka. Saprotiet, es tikai iedomājos, ja nu man jau ir utis, ja nu manam bērnam jau ir. Un saprotiet, un tu vienkārši sāc kasīties. Jums ir kādreiz bijusi situācija, ka jūs, piemēram, esat kaut kādā ļoti tādā šaurā telpā, kur nav gaisa, un kādam cilvēkam paliek slikti. Ir bijusi tāda pieredze, ka kāds noģības vai paliek slikti. Un nav tā, ka jūs ieraugat, ka viņam paliek slikti, un pēkšņi jūs sakat pievērst uzmanību, kā jūs jūtaties, un liekas, bet man arī tā kā gaisa trūks, man tā kā slikti. Ir bijusi tāda sajūta. Un tādā veidā es vienkārši gribu, lai jūs saprotat, ka tā strādā mūsu smadzenes. Tas, uz ko jūs koncentrējaties, to jūs pamanat. Ja, piemēram, es tagad skatos uz jums, un ja es domāšu, šī kundze par mani domā kaut ko sliktu. Es par to domāšu, un man sāks likties. Es sākšu pamanīt jūsu acīs, skatienā, ķermeņa valodā, visur. Kā viņa rokas salikusi. Kāpēc viņa to pirkstu tur? Tas laikam tāpēc, ka viņa tur kaut ko gribētu man ar to pirkstu kratīt, bet tur ciet. Ja? Un saprotiet, un man veidosies ķēdīta galvā. Bet ja es domāšu, apskaties, kundze sēž, klausās uzmanīgi, tas laikam tāpēc, ka viņai interesē. Veidosies citas domas, no citām domām veidosies citas emocijas un cita uzvedība un cita reakcija. Ja? Un tas ir tas stāsts, tas ir jebkur, tas ir privātā dzīvē, tas ir, iedomājieties, jūs, piemēram, iziet ārā un jūs kaimiņiene no rīta, kas parasti nāk ar jums papļāpā, viņi tā kā, labrīt, pasaka un aiziet apakaļ iekšā. Un jūs tagad varat domāt tā, ko es izdarīju, viņa ir apvainojusies, pagaid, vai es to lapu čupu pārāk tuvu viņas vārtiem savācu, ko es izdarīju, varbūt man suns tur viņai piekakāja pie vārtiem, kāpēc viņa ir apvainojusies, kāpēc viņa manim nerunā. Bet jūs iedomājieties, varbūt tam vispār nav sakars ar jums. Varbūt viņi saņēma kvīti kaut kādu, kur viņai tur kaut kādu soda naudu jāmaksā, jo, nezinu, viņai vīrs mašīna tur bija novietojis. Un reizēm mēs tik ļoti sadomājamies, un es domāju, ka tu domāji, ka es domāju, un no tā mēs uzburam ainiņas galvā, paši tam noticam un bieži vien paši ciešam. Bet tieši tāpat mēs varam pozitīvāk skatīties. Tas ir tas, ka mēs atrodam to, ko meklējam, jo dzīvē visu laiku ir gan labais, gan sliktais. Padomājiet par kādu situāciju, kad jūs esat sastrīdējušās ar kādu savu tuvu cilvēku.
kam vīrs, kam bērns. Nav tā, ka tajā brīdī, kad jūs sastrīdaties, jūs pēkšņi atceraties. Un toreiz viņš to, un tad, un vispār svolačs tāds. Ja? Un pēkšņi tu sāc pamanīt, cik daudz sliktā tai cilvēkā un cik viņš ir kaitinošs. Un tad viņš atnes jums sarkanas rozes, vai kaut ko izdara jauku, vai bulciņu kaneļu maizīt atnes. Tieši tādu, kāda jums garša, un likās, oi, nu cik viņš labs, jā, un vienreiz arī es atceros, kā toreiz bija un cik tad bija labi. Un pēkšņi jūsu uzmanības fokus pamainās. Bet visticamāk, viņš reizēm ir svolačs un reizēm superīgs. Bet kas ir realitāte? Mēs visi tādi esam. Mums visos ir labā puse un mums visos ir sliktā puse. Dzīvē ir tik daudz lietas, par kurām būt pateicīgiem, laimīgiem un teikt, dzīve ir skaista, un vienlaikus dzīvē ir tik daudz lietu, par kurām var teikt, ka dzīve ir nežēlīga, un reizēm viņa arī tāda ir. Bet jautājums, kur būs tas mūsu fokus, tas mūsu staru kūlis? Ja? Un kāpēc ir tik svarīgi, ko mēs domājam? Tāpēc, ka es vēlreiz saku, tas, ko mēs domājam, ietekmē to, kā mēs jūtamies. Izstāstīšu piemēru no savas dzīves. Man ir 4 bērni, bet tā, kad man bija 2. dzemdības, man bija ļoti smagas dzemdības, un es gandrīz nosiņoju. Un es tajā laikā atrados Limbežos pie mammas, un es nakts vidū pamostos, vienkārši asins peļķē, un mamma izsauca ātro palīdzību, bet mums līdz tuvākai slimnīcai Valmierā ir kādi 40 kilometri. Un tagad atbrauc ātrā palīdzība, viņi man ved, un viņi tagad saka tādu tekstu, runā ar mani, paliec ar mani. Un es zinu, ka tā saka filmās, tad, kad ir slikti. Un es tagad dzirdu to teikumu, paliec ar mani. Es saprotu, bet es varu arī nepalikt, ir tāda varbūtība. Un man sākās panika. Man sirds sitās. Un kas notiek? Jo vairāk es panikoju, jo man paliek sliktāk. Jo vairāk man paliek sliktāk, jo vairāk es panikoju. Jums ir bijis tā, ka jūs tā kā tādā aburtā lokā nokļūstat. Un tad vienā brīdī ļoti svarīgi sev pateikt, pagaidi, stop, es to šobrīd daru savā galvā. Vai sāc elpot mierīgāk. Tā, labākais, ko tu sev vari izdarīt, tagad ir vienkārši nenomirt, pāelpot un izturēt vismaz līdz slimnīcai. Protams, ka viss beidzās labi, jo es esmu šeit, ja? Bet tas ir stāsts par to, kā mēs ar domām varam vai nu pastiprināt ķermeņa simptomus, piemēram, sāpes. Ja jums sāp galva, un jūs sasprindzināties, jūs domājat, kā man sāp, cik ļoti man sāp, un jūs ar visu savu uzmanības fokusu esat galvas sāpēs, viņa ļoti sāpēs. Bet ja jums, piemēram, sāp galva, jums kāds piezvana pa telefonu, kamēr jūs runājat, jums nav kādreiz bijis tā, ka jums uz to brītiņu varbūt pat piemirstās, ka jums bišķiņi sāk sāpēt, jūs noliekat klausuli, un tā jūs atkal sajūtat, jā, vispār sāp galva, bet varbūt tām 10 minūtēm jūs tā, ka viņu tik ļoti nejutāt. Ir kādreiz kādam tā bijis? Vai kaut kāds cits simptoms? Ir, ja? Jā. Bet redzat, ko es jums gribu pateikt tā? Es negribu teikt tā, ka mēs tagad ar domām varam sadziedēt salaustu kāju vai zobu cauru. Nevajag blombi. Es padomāšu, ka viss kārtībā un zobs sadzīs. Nepārspīlējam. Mēs ar domāšanu varam vienkārši vai nu pastiprināt simptomu, caur to, ka mēs uz viņu fokusējamies, vai pavājināt. Mēs nevaram pilnībā padarīt kaut ko nebijušu, bet mēs varam sabiezināt krāsas vai pašķaidīt krāsas, padarīt visu sliktāku vai padarīt visu drusku labāku. Ja? Un es gribu arī teikt to, ka, protams, mēs visi neatrodamies vienādā sākuma pozīcijā. Mums ir iedots dažāds šis ģenētiskais materiāls. Ir cilvēki, kas no dabas ir varbūt tādi veselīgāki, un ir cilvēki, kam visu laiku kaut kādas nāk ārā varbūt vainas. Ir cilvēki, kam varbūt ir vairāk paveicies ar vidi, ar ģimeni, kurā viņi auguši, un ir cilvēki, kam ir mazāk paveicies. Bet vienmēr tas ir jautājums, vai mēs esam izdarījuši labāko, ko mēs varam šajos apstākļos, lai pēc iespējas labāk izdabūtu kaut ko ārā no tā, kas ir. Ja kāds no jums kādreiz ir audzējis tomātus, jūs zināt, kā ir, kad jums tur, piemēram, kaut kāda kaimiņiene, kas ir sastādījis tomātus, viņi iedod tādus nābadziņus, izstīdzējuši, saka, kaut kur sabaksti. Bet ja jūs viņu nevis vienkārši kaut kur sabakstat, bet ieliekat zemītē, pieliekat mietiņu, pamēslojat, tad tas nabadziņš vienā brīdī izaug par tādu labu tomātu. Bet ja jums ir kāds viens labs stāds, bet jūs aizmirstat par viņu, un jūs viņu kaut kur iemetat dārza stūrī, kaut arī viņš ir bijis labs, viņš sāk snīkuļot, jo par viņu neviens nerūpējas. Un tas ir tas stāsts arī par mums kā par cilvēkiem. Mums var būt dažāds potenciāls, bet jautājums, ko mēs ar viņu darām. Te bildē tā viena ir Ines Ziņģīte, kas stāv uz galvas, tie ir roņi, kas peld, un
Tā ir mūsu slavenā Vija Vētra, kas savā 100-gadu jubilejā dejoja. Tāpēc tas mans varbūt tāds ieteikums, ko es visu laiku arī atgādinu pati sev. Tas nav tā, ka es stāstu jums, bet es visu, ko stāstu, visu laiku cenšos arī savā dzīvē īstenot. Ar mainīgiem panākumiem, bet cenšos. Vai es izmantoju savu potenciālu labākajā iespējamā veidā? Mums katram ir kaut kas dots, kaut kas ir atņemts, bet tev var iedot, piemēram, 12 krāsu zīmuļus, un tu ar viņiem vari kaut kā sašvīkot. Tu vari būt cilvēks, kam ir talanti, spējas, vēl kaut kas, bet tu to savu dzīvi vienkārši kaut kā nolaid nost. Ja? Un tev var dzīvē būt tā, ka tev nav palaimējies. Tev ir iedots viens parastais zīmulis. Ja? Ģimenē varbūt negāja labi, atbalsta nebija. Izglītība īpaši varbūt nevarēja tik labi iegūt kā citi. Viss kaut kas bija slikti, bet es izsitos no to vienu parasto zīmuli. Es esmu radījusi, piemēram, mākslas darbu uzzīmējis, piemēram, lauvu, vai ar tiem krāsu zīmeļiem es esmu vienkārši sašvīkājis un neesmu izmantojis tos savus talantus. Un tad nav runa tikai par talantiem, te runa vispār par dzīves iespējām, cik mēs meklējam un cik mēs samierinamies. Un, ja mēs pārējam no tāda uzmanības fokusa uz jēgas radīšanu, es gribu padalīties ar vienu stāstu. Šis ir mākslinieks Mareks Odumiņš, viņš ir no Bauskas. Un es viņam esmu pasūtījusi gleznu. Šī ir glezna, kas šobrīd karājas man mājā pie sienas. Un šo gleznu viņš ir uzzīmējis tikai ar muti. Viņam nekustās pilnīgi nekas, viņam kustās tikai galva konkrēti. Bet viņš atzīst, ka viņš ir laimīgs. Viņš ir precējies, viņam ir arī sieva. Un viņš saka, ka viņš jūt jēgu, un viņš jūt gandarījumu, jo viņš pirmkārt var darīt to, kas viņam patīk, gleznot. Viņš var nopelnīt naudiņu nelielu ar to savai ģimenei. Un tas ir tāds, varbūt tiešām tāds skarbs piemērs, kā cilvēks, kuram tiešām dzīve ir atņēmusi gandrīz visu, kā viņš īsteno tik, cik viņš vismaz var izdarīt, kaut viņam kustās tikai galva. Un es domāju, bet mums kustās daudz vairāk, un mums tā dzīve ir iedevusi drusku vairāk tos zīmuļus, tos resursus. Un tāpēc tas jautājums ir, vai mēs izmantojam, vai mēs mākam atrast to labo, vai mēs mākam ieraudzīt tos resursus, jo arī tad, ja dzīve mūs triec pie zemes, arī tad, ja dzīve mums dod zaudējumus, vai, piemēram, veselības problēmas vai kaut ko citu, tad arī šajos gadījumos tas dzīves spēks var izpausties kā tāda dzīvošana labākajā iespējamā veidā, rēķinoties vienalga ar slimības vai ar kā cita radītajiem ierobežojumiem. Un runājot vēl par tādu jēgu, es arī kādreiz, kad runāju, gan varbūt ar saviem vecākiem, gan vispār ar vecākiem cilvēkiem, viņi saka, kāda tur man vairs jēga? Bērni izauguši, mazbērni izauguši, pensijā esmu, ko tad vairs? Dzīve nodzīvota, vairs jau neko. Bet tas ir varbūt tāpēc, ka dažreiz cilvēkiem liekas, ka tai jēgai ir jābūt kaut kam tādam grandiozam, tādam lielam. Bet jēga var būt arī tajās mazajās lietās, ka man ir mans ikdienas režīms, kas aplaist no rīta savu alveju un līda kasti, pabaroja kaķīti, un tad es eju skatīties, cik skaistas ir šeit kļavas ikšķilē. Un tad es padzeru kafiju varbūt ar kaimiņienu un aprunāju, kas tur labsakal notika kaut kur vēl citur ar trešo kaimiņieni, ja? Un tad ir vēl kaut kāda notikuma, un es varbūt kādreiz izdaru kaut ko laipnu priekš kāda un kaut ko jauku, un izcepu kūku varbūt mazbērniem vai pankūkus, un es piepildu varbūt savu jēgu caur tādām mazām lietām. Un nevienmēr tam jābūt kaut kam tādam ļoti lielam. Un vispār man patīk, man kaut kā šitā prezentācija rādās citādāk nekā es savā datorā taisīju, laikam kaut kāds citāds formāts, jo man bija smuki burtiņi salikt, tagad viņi man ir neperfekti kaut kur aizskrējuši, bet nekas, jūs saprotat. Tātad māte Terēze teica tā, ka šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus, taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību. Un es joprojām atceros savu vecmāmiņu, kura principā bija tā, ar kuru es izaugu, jo mamma daudz strādāja. Man vecmāmiņa nodzīvoja līdz 98,5 gadiem, ļoti ilgu mūžu, un viņai bija 4 klašu izglītība, un viņa nebija dzīvē izdarījusi tādas lielas lietas. Bet viņa cepa burvīgus biespienu plācenīšus. Un no Latgales nāca tāds ēdiens kā kļots, kas tāds mīklas bulciņas, kuras pamērcēja sviestu un saldā krējumu mērcītē. Un viņa adīja un mācīja man adīt un tamborēt un adīja lupatu deķus un runāja ar manīm par dabu un par dzīvi. Un tas, kā es tagad to atceros, tās gaišās atmiņas no bērnības, tie ir bijuši tie
kā es saku, varbūt tie mazie darbi, kuros ir bijusi ieliktā lielā mīlestība. Jo, ja, piemēram, mamma ar tēti kādreiz sarāja, tad vecmāma bija tas cilvēks, pie kuras varēja atskriet. Viņa nekad nebija tā, ka viņa pirmais, ko viņa darītu, viņa nosodīt. Viņa sākumā paņēma klēpī, viņa samīļoja, es nomierinājos un tikai tad teica, kas te notika? Ja? Bet vienmēr tās durvis bija vaļā viņas istabā un es zināju, kas varēja ieskriet. Un tas bija kaut kāds tāds spēks, ko es joprojām atceros. Un savukārt Abrahams Linkolns ir teicis, ka, lai kas tu būtu, esi tajā labs, un vienalga, vai mēs esam ome, vai mamma, vai darbiniece, vai kaimiņiene, vai jebkas cits. Ja tu dari kaut ko, vienkārši dari labi, ieliec tajā mīlestību, ieliec tajā kaut kādu savu enerģiju, savu personību. Un tas arī būs tas, kas tev iedos to jēgu un piepildījumu. Un varbūt tieši tāpēc, ka mēs kādreiz meklējam pārāk tālu, pārāk daudz, tā kā tāds sprīdīts ejam meklēt to laimīgo zemi, mēs nepamanām, ka tā laime jau ir tepat. Ja? Gulbīte aiznes man uz laimīgo zemi, bet gulbīts atnes atpakaļ. Tā kā tas varbūt būtu tāds, varbūt mans vēlējums meklēt mazajās lietās. Ja mēs skatāmies uz tādu jēdzienu kā pateicība, tad arī ir ļoti daudz pētījumi pēdējā laikā, kur parādās, kad ir ļoti cieša saistība starp spēju būt pateicīgam un starp tādu subjektīvo laimes izjūtu. Jo jūs zināt, ka nevienmēr tie laimīgākie cilvēki ir tie, kam dzīvē ir visvairāk. Tas nav saistīts ar to. Starp citu, ja mēs skatāmies no valstīm, tad ir viena bloka valstis, kurās cilvēki atzīst, ka viņi ir laimīgi. Tās ir tās Skandināvijas valstis, tur Somija un citas, bet tad ir otrs bloks, kas ir Vidusāzijas valstis. Un kāpēc tur cilvēki ir laimīgi? Tāpēc, ka gan Somijā, gan tur Vidusāzijā nav tik liela nevienlīdzība. Jo cilvēku, zināt, kas padara nelaimīgus? Tas, ka mēs visu laiku sevi salīdzinām ar citiem. Viņam tas man nav, viņš tāds un es šitāds. Bet tad, kad tu redzi, ka visiem iet vai nu labi, vai visiem vienlīdz slikti, vai nu visiem ir Porsche garāžā, vai visiem ir sauņa rīsu, tad tu saproti, bet citiem arī tā ir. Jo tā salīdzināšana atkal ir kaut kas, kas ir mūsu galvā. Un tad mēs atkal nonākam pie secinājuma, ka laimīgus vai nelaimīgus mūs nevis padara tā objektīvā realitāte, bet tas, kā mēs to realitāti interpretējam, kā mēs novērtējam. Ja es jums tagad pateiktu, ka jums no rītdienas pieliks klāt vienalga algai vai pensijai 100 eiro, jūs priecātos? Bet ja jūs uzzinātu, ka visiem citiem Latvijas pensionāriem 500 pieliks, bet tikai jums 100, uzreiz cita emocija, tāpēc, ka mēs salīdzinām, vai ne? Un tas ir stāsts par to, ka tā vienmēr ir. Tu pa kaut ko priecājies līdz brīdim, ka kaimiņam labāks puķes dārzā uzziedēja. Man tikai parastā rozā peonija, o viņai kaut kāda tur koši sarkana. Man šitas, viņam tur tas. Labi, es ceru, ka mums nav šis skaudīgums, es tikai tādu slikto piemēru. Bet pateicība tā tad ir kaut kas, ko mēs varam trenēt. Un kā mēs viņu varam trenēt, šo pateicību? Pirmā lieta ir tas, ka mēs apzināti meklējam labo. Un tas varētu būt tā, ka tu no rīta piecelies, un tu pamēģini pateikt, par ko es varu būt pateicīga pati sev vai pateicīga sev. Es runāju tā, it kā mums būtu tikai sievietes. Piedodiet, kungs. Vienkārši sieviešu ir nospiedošais vairums. Par ko mēs esam pateicīgi sev? Par ko mēs esam pateicīgi dzīvei? Par ko mēs esam pateicīgi saviem tuviniekiem? Un mēs varam to arī pierakstīt pateicības dienas grāmatā. Kad tu vari vienkārši rakstīt visu, kas tev nāk prātā dienas grāmatā, bet tu vari ieviest arī tieši tādu pateicības dienas grāmatu, kur tu raksti labo kopumā un labo sevī. Un tas tiešām palīdz tev to uzmanības fokusu pamazām vērst uz to, ka bet ir taču arī labais. Jo cilvēkiem, kas ir tādi negatīvi noskaņoti, pirmkārt, liela daļa šito nekad nedarīs. Viņi pateiks, kas pa muļķībām, liec man mierā ar šitām lietām. Daļa varbūt mēģinās, bet pēc 1-2 dienām atmetīs. Bet tā daļa, kas izturēs un kas pārkāps pāri tai pirmai pretestībai, iespējams, ka pēc tam viņi sapratīs, ka pēc šitas strādā. Jo tas tiešām strādā. Uzmanības fokus var ļoti mainīt to, kā mēs jūtamies. Un kas vēl mums var palīdzēt to pateicību vairot? Ka mēs arī paši biežāk izsakam pateicību viens otram. Jo kas mums latviešiem ir tādā kultūrā varbūt iegājies, ka mēs daudz par labo tā baigi nerunājam. Mēs parasti, ja mums kaut kas ir sakāms, tad mēs pasakam kritiku, jo, piemēram, ja tev, priekšnieks izsauc kabinetā parunāties, tu zini, ka pa kaut ko rās vai pa kaut ko pārmetīs, jo citādi jau nemaz negrib runāt. Vai kādreiz ir, kad es atceros, kādreiz es tur, piemēram, pieeju pie vīru, un es viņam saku, paklau, vajag parunāt.
tā atkal sāksies. Un ir jau stereotips, ka, ja es pasaku teikumu, ka vajag parunāt, ka tūlīt sāksies, tūlīt zāģēs, tūlīt moralizēs. Un tas mums kaut kā tā iegājies, ka mēs runājam tad, kad ir slikti. Tad mēs runājam, tad mēs izgāžam. Bet mums vajadzētu mācīties visiem biežāk runāt arī tad, kad ir labi, vai vienkārši pateikt, Klau, paldies par to, ko tu dari. Un tad, kad mēs dalīsimies labajā, arī tas vairos to, kā mēs paši sevi novērtējam, kā mēs viens otru novērtējam, un tas mācīs mums būt pateicīgākiem savstarpēji kā nācijai, jo mums pamazām ir arī tās savas vērtības un tas savs veids, kā mēs skatāmies uz lietām, viņš ir pamazām jāmaina. Un vēl viena lieta, kas ir saistīta ar tādu arī gan domāšanas fokusu, gan attieksmi, tā ir šī spēja būt līdzjūtīgiem pret sevi. Un kāpēc līdzjūtība pret sevi ir svarīga? Tāpēc, ka es arī esmu ievērojis, ka tieši latviešiem ir ļoti raksturīga tāda, ko tad es? Mēs sevi bieži vien noniecinam. Un tas nāk atkal kaut kur no audzināšanas, ka lepnība, tas ir slikti. Lielīšanās, tas ir slikti. Augstprātība, tas ir slikti. Un tad tas viss ir slikti, un tad tā kā tu sevi noniecini, bet tad, kad tu kaut ko slikti izdari, tad tu sevi šausti. Un tas pat tā kā liekas tā kā tāds tikums sevi šaustīt, sevi vainot, bet īstenībā tas nav veselīgi. Jo atceramies no tā, ka mēs sevi šaustam, mēs nepaliekam labāki. Vienkārši mēs jūtamies sliktāk. Man arī agrāk bija raksturīgi sev šaustīt, piemēram, es biju kaut kādā veidā darbā nogurus, es atnāku mājās, sadusmojos uz bērniem, tad es jūtos slikti par to, ka man bija slikta diena, pēc tam es jūtos slikti par to, ka es esmu sadusmojusies uz bērniem, pēc tam, zinot to, kā manas emocijas var ietekmēt manu ķermeni, es jūtos slikti par to, ka es jūtos slikti, jo zinu, ka tas slikti ietekmēs manu veselību, un beigās es atkal vienkārši uztaisu milzīgu sniega piku, kur ir tā sliktā sajūta, un tad jautājums, tāpēc es paliku labāka mamma, iecietīgāka, es labāk atpūtos. Varbūt tas labākais, ko es tajā brīdī varēju darīt, saprast, man bija grūta diena. Es zinu, ka es atnākšu tagad mājā un es redzēšu, ka atkal kartupeļi ir mizot šitā un visas tās mizas ir apkārt miskastē un neviens nevar izmest. Ja? Un viss ir atkal ir bikses vilkts nost un ielikts veļas grozā, nevis novilkts. Jūs zināt, kā bērni citreiz velk. Viss pa taisno, ja? Un tā kā jārunā un jāsaka, paņem izvelc ārā uz pareizo pusi. Un ja tu gribi uz to reaģēt, mierīgi, bez tām emocijām. Varbūt aizēja, iebrauc benzīna tankā, paņem kafiju, pasēdi pie vārtiem, 2 minūtītes pelpo, neej uzreiz iekšā. Ja? Atver to ēklas, kamēr tu sēdi mašīnā, un tad pelpo tad iekšā mājās. Un tas ir darbs ar sevi, nevis, ka tu vienkārši sevi sodi, bet tu saproti, kas ir labākais, kā es varu sev iedot kaut kādu restartu, kaut kādu atpūtu, un tad iet un darīt. Un ko tā līdzjūtība pret sevi ietver? Tā ietver tādu spēju būt jaukam pret sevi, tā kā būt tādam labākajam draugam pret sevi, jo mēs bieži neesam savi labākie draugi. Mēs spējam dot lieliskus padomus citiem, mēs spējam citiem pateikt, tev būtu jādara šitā, bet paši sev mēs nevienmēr to daram. Ja? Un tā ir tāda nevērtējoša apzinātība, ka kaut kas notiek, arī kad tu pieļāvis kļūdu, tad tu nevis tā kā domā, kā es tur tā varēju, bet saprast, es šoreiz pieļauju kļūdu. Šoreiz man bija slikta diena, man nesanāca tā, kā es gribēju. Tā notiek. Es varu, protams, no tās kļūdas mācīties, bet vienkārši reizēm tā notiek. Un man nevajag sevi visu laiku šaustīt, jo no tā es nekļūšu labāks vai labāk. Es varu iemācīties no savas kļūdas, bet pieņemt to, ka ir tā. Ja mums nebūtu kļūdas, tad mums nebūtu izgudrotas dzēžgumijas, mums nebūtu vārdi piedod, atvaino, datorā nebūtu, kas tas taustiņš backspace, ja? Nebūtu delete, bet ir šie taustiņi, un ir šie vārdi, un ir dzēžgumijas, un ir marķieri, un vēl ir viskaut kas. Ja? Tas nozīmē būt arī laipnam pret sevi. Jo tad, kad mēs esam ar kaut ko neapmierināti un vēl vairāk sevi šaustam, saprotiet, notiek pretējais, tā neapmierinātība augumā, bet tā, ka mēs kļūstam pieņemošāki pret sevi, tad mums ir vieglāk tikt ārā no tās sliktās sajūtas un būt jaukākiem arī pret citiem. Atkal jūs varat padomāt par savu dzīvi, vai jums kādreiz ir tā bijis, ka jūs atnākat mājās un jums ir kaut kāds tāds, kaut kur tāds aizskaitinājums iekšā. Un jūs paši sev nepatīkat, kādi jūs esat. Un kāds jūs vēl paraustais ūsām kā tādu lauvu.
Un tad nāk ārā, vēl kaut kas nāk. Un jums negribas to teikt, bet kaut kas iznāk. Un kāpēc es atkal tā pateicu? Bet tad jūs pieņemtu pateikt, Klau, man šodien ir grūta diena. Es zinu, kad es esmu bišķiņu uzvilkt. Piedod, es varbūt iešu vienkārši vienatnē, bišķi pasēdēšu. Parunāsim bišķi vēlāk. Man vajag laiku sev. Jūs savāktos, jūs būtu laipni pret sevi. Jūs teikt, man bija grūti, es biju piekusus, tāpēc man ir tās emocijas. Man nav jāvaino sev par to. Es esmu arī tikai cilvēks. Tā gadās. Pieņemam. Atrodam, kā sevi drusciņi samīļot, nomierināt, apmierināt savas vajadzības, kaut vai fizioloģiskās, varbūt pēc siltas tējas vai ēdiena vai kā cita. Un tad jau būs labi, gan jau būs labi, vai ne? Un tā ir arī tāda vispārējās cilvēcības atzīšana, ka mēs saprotam, ka tāda, kāda esmu es, tāda ir arī citi cilvēki. Mums katram ir labās un sliktās dienas. Un mēs katrs ejam cauri kaut kādām ciešanām. Jo tad, kad mūs piemeklē ciešanas, tad bieži vien tas jautājums ir, kāpēc ar mani tas ir noticis? Jo tad, kad mēs dzirdam apkārt, kad notiek kaut kas slikts ar citiem cilvēkiem, jā, man ir žēl, bet ar citiem tā kā tas drīkst notikt. Bet kāpēc manā dzīvē? Kāpēc tieši ar mani tas ir noticis? Tad mēs varētu jautāt, kāpēc ne ar mani? Kāpēc tur ar to kaimiņu vai kādu, ko es zinu, var notikt, bet redz, esmu izņēmums. Ne, ar mums katru var notikt lietas. Gan labas, gan sliktas, gan patīkamas, gan nepatīkamas. Un tā ir tā vispārējās cilvēcības atzīšana, ka mēs saprotam, ka mēs visi esam cilvēki. Mūsos katrā ir trauslums un spēks, ēna un saulainā puse, veiksmes un neveiksmes. Un mēs esam kaut kādā ziņā visi tādā vienā lielā laivā. Jo es arī kādreiz kaut kā tā domāju, tā šaurāk. Man likās, redz, tas attiecās uz manu dzīvi. Tas, kas tur notiek, tas mani neskar. Bet īstenībā viss, kas notiek mums apkārt, skar mūs. Jo, piemēram, es arī skatos, kā skolā citreiz notiek, kad ir tādi skolēni, kuriem ir uzvedības problēmas. Un tad parasti tas, ko vecāki grib, viņi tur savās vecāku grupiņās kaut kā izmetam to bērnu ārā no klases, kaut kur aizsūtam, lai viņš nav. Labi, tajā pirmā brīdī tas tāds īstermiņa risinājums. Bet ilgtermiņā, ko ar to bērnu darīt, piemēram? Kur viņš paliks? Kurš ar viņu strādās? Labi, neviens nestrādās, viņš pabeigs kaut kā knapi 9. klasi, aizies uz ielas, nezinu, izdarīs noziegumu, nokļūs cietumā, iznāks ārā. Kas tālāk notiek, kā tas ietekmē sabiedrību. Un tā mēs varam skatīties uz visu, jo beigās viss jau ir saistīts. Tas viss ir saistīts arī tas, kādā veidā, piemēram, mēs gribam visu lētāk dabūt uz tā rēķina, ka kaut kur Āfrikā vai kaut kur Āzijā cilvēki ar lēto darba spēku kaut ko dara, un tad eiropieši, piemēram, tādā lielā patērniecības vilnī to tērē, un tad tajā cilvēku grupā, piemēram, aug naids pret rietumiem, pārēdušamies rietumiem, negausīgajiem, un tad kaut kādā brīdī veidojās kaut kāds radikālisms, radikālie grupējumi, kas savukārt kādā brīdī var veicināt atkal kaut kādu uzbrukumu, un beigās tu saproti, tāpat mēs visi esam vienā laivā. Un mēs varam to skatīties ģimenē, tuvējā sabiedrībā, vai mēs to varam skatīties globāli. Tāpēc arī šī te laipnība un vispārējās cilvēcības atzīšana ir kaut kas, kam būtu jāiet cauri visam, gan mūsu dzīvē, gan vispār izturēties pret jebkuru cilvēku, kā pret cilvēku. Nākamais bloks, kas arī palīdz vairot dzīves spēku līdztekus tam, ka mēs mainam domāšanu, mēs mācāmies būt pateicīgi, ir tas, ka mēs atrodam laiku, veidu un pielāgojamies tam, lai radītu prieku savā dzīvē. Un es tiešām ticu, ka mēs varam atrast kaut kādus mazus prieka mirkļus pat tad, ja mums liekas, kā es varu būt priecīgs, ka man ir maza pensija, man viss sāp, man ir slikti, es jūtos vientuļš. Bet es domāju, ka pat ja tu nevar atrast to lielo laimi, un pat ja tu nevar iznīcināt dažādās problēmas, atceramies, ka mūsu labsajūta nav vienādības zīme ar to, cik liela ir mūsu problēma summa. Nav tā, ka nav problēma, esmu laimīgs, ir problēmas, neesmu laimīgs. Tas ir saistīts ar to, kā mēs interpretējam, kā mēs uztveram un kā mēs attiecamies pret to, kas ar mums notiek. Jo tu vari teikt, piemēram, tā, ka man sāp kāja, es esmu nelaimīgs, vai tu vari teikt tā, ka man sāp kāja, bet man joprojām ir kāja, man ir 2 kājas, un es joprojām ar viņām varu iet, kaut arī man viņas sāp, bet man viņas ir, un es pārvietojos joprojām pats. Un atkarībā no tā, kā tu uz to paskaties, mainās tas, kā tu jūties. Ja? Tā kā runājot par to prieku, tā pirmā lieta ir aizrautība. Mums ir jāspēj atrast savā dzīvē kaut ko, ar ko mēs varam aizrauties, ka mums deg acis,
Kaut kas, kas liek mūsu acīm mirdzēt. Un katram tas būs kaut kas cits, kāds zīmēs, kāds tamborēs, kāds stādīs dārzu, kāds lasīs grāmatas. Kaut kas, ka tu esi atvērts tai pieredzēji. Tas ir kaut kas, kas jums liek tādu, man šitas interesē. Vai jums ir katram kaut kas tāds, kas liek jums acīm mirdzēt? Ar ko jūs aizraujaties? Mājat ar galvu. Un ja kādam nav, mēs varam to meklēt, jo ir tik daudz interesantu lietu, ja, ar ko mēs varam aizrauties. Un kas vēl starp citu ļoti palīdz, un tas arī ir pētījumos apstiprināts, ka ļoti palīdz, ka mums ir kaut kas, par ko mēs varam pasmieties, ka mums ir humors. Pat, ja tas ir tas, ka divas sievietes satiekās un abas divas pasmējās, kurai ir vairākas kādas problēmas, ja, kurai ir lielāka diagnoze, ķeksīši, ja, kā saka, gulba laboratorijas analīzēs, un varam, kā saka, paši par sevi pasmieties, bet svarīgi ir tas, ka mēs nepazaudējam pavisam to prieku. Tas ir kaut kas, kas mūs arī uztur. Un vēl ir tā, ka tad, kad mums ir tās uzmācīgās domas, kuras rodas no tā, ka mums ir trauksme vai bailes par nākotni, no tā, ka mums ir uzmācīgas domas, jo mums hroniski ir kaut kādas problēmas veselības, mums ir bail, kā viņas attīstīsies. Ja mums ir sāpes visu laiku fonā, kaut kas īd, un arī tad mums nāk tās domas, un mēs saprotam, man vajag aizmirsties. Es negribu visu laiku domāt un malt savā galvā. Tad ir svarīgi neatstāt šīs dzīves grūtības vai sāpes vai problēmas kā vienīgo tādu centrālo tēmu savas dzīves centrā. Ja? Un te ir ļoti svarīgi, lai mums būtu kaut kāds režīms, lai mūsu dzīve ar kaut ko ir piepildīta. Jo gan jau, ka daļa no jums joprojām strādā, bet arī tā daļa, kam varbūt tā dzīve ir tāda mierīgāka un varbūt nav tāda obligātie noteikumi, kur jums ir jābūt un kur jums ir jāiet, ir svarīgi, ka jūs paši sev radat kaut kādu režīmu, lai jums ir kaut kādi pieturas punkti, jo citādi, ja mums vispār nekas nav saplānots, nekas nav ieplānots, un mēs esam tādā vakumā, tad tajā vakumā parasti izgaismojās tā vienīgā realitāte, kas parasti ir tāda ar negatīvu pieskaņu, ja, un tad tās vai nu sāpes vai grūtības, tad tur ir, viņas tur sēž, ja, un tad mēs par to domājam un maļamies. Bet tiklīdz kā tu esi aizņemts, tā tev ir tā ikdiena bišķiņ citādāk. Un atkal man labs piemērs ir mans tētis, kuram ir tā, ka viņam viss ir beigts, viņam sirds ir švaka un mugura ļoti sāp un uz kājām viņš ir vājš, bet kaut kādas pāris soļus tur līdz toaletai atpakaļ un pa istabu jau viņš vēl var pastaigāt. Un tad, kad bija šī lauku darbu tāda sezona, kad vajadzēja lobīt pupiņas, no pākstīm ārā sviest pupiņas, mans tētis mazāk sūdzējās, man mammai bija ar viņu drusciņu vieglāk, jo viņš bija aizņemts. Viņš nevis visu laiku gulēja gultā un domāja, kā viņam sāp mugura, bet viņš domāja, man jāpalīdz tai mammai, jo manai mammai ir artrīts, viņai tie pirksti ļodzās ārā, bet manam tētim pirksti ir normāli. Un viņš palīdzēja manai mammai lobīt pupiņas, un viņam bija tā misijas sajūta, es esmu noderīgs, es kaut ko daru, ja, vai arī griezt ābolus zaptei. Un saprotiet, tu neesi padarījis sāpes tajā brīdī par dzīves centru, tu esi aizņemts ar kaut ko. Un mēs to aizņemtību varam radīt arī sev paši, ka mēs saplānojam kaut ko savā dzīvē, lai tev nav jādomā par kaut ko, par ko tu visu laiku negribi domāt. Ja? Tās var būt arī kaut kādas ievelkošas aktivitātes. Īpaši tad, kad mums ir kaut kādas tur sāpes vai kaut kādas domas, pat ja tā ir kaut kāda vienalga spēlīte telefonā vai datorā vai kaut kāds vienalga seriāls vai krustvārdu mīkla, jebkas, kas tev paliek aizmirsties un nedomāt par to, par ko tu negribi domāt, arī ir palīdzoši. Un vēl kas palīdz ir tas, ka tu darbojies kopā ar citiem. Jo tad, kad tu darbojies, tev atkal kaut kā tas laiks aiziet citā ritmā un kopā ar citiem mēs varam izdarīt lietas daudz vieglāk nekā, kad mēs varbūt daram viņas vieni paši. Un ja mēs atkal savienojam kopā to pateicību, jēgas sajūtu un domāšanas ieradumus, tad mēs arī redzam to, cik svarīgas elements tajā visā ir gandarījums. Spēja just par kaut ko gandarījumu. Un te es citēšu šo slaveno Raiņa teicienu, ka gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams, bet tā tiešām ir tā lieta, kas mums palīdz gan pateicību vairot, gan arī dot tādu sajūtu, ka tu esi kaut kur noderīgs. Un atkal jau gribu atsaukties uz to savu kā hospice brīvprātīgā pieredzi, jo, piemēram, man pēc tām reizēm, kad esmu bijusi slimnīcā pie šiem cilvēkiem, es atnāku mājā, man daudz mazāk tracina kaut kādas ikdienas lietas un mazie sīkumi. Es esmu pateicīgāk, es vairāk novērtēju.
Un tad, kad es ilgāku laiku varbūt neesmu bijusi, vai vispār saskārusies ar kaut kādu to dzīves, to skarbāko pusi, tad man liekas, man tur tas, man tur šitas, un es ieeju tādā bišķiņu upurītī, un tad man ik pa laikam vajag to saskari ar to realitāti, saprast to, bet man vēl ir īstenībā tik ļoti paveicies, un man nevajag gausties, un man vajag priecāties par katru dienu, jo nekas mums nav apsolīts. Mēs nezinām, kas notiks aiz upes līkuma, ja, pa kuru upi mēs plūkstam dzīvē. Un tas nav vienmēr tā, ka mums tur liekas, mums jau tur tik daudz rudeņu un vasaras priekšā. Mēs nezinām. Ja, tā kā man arī viens pazīstams puisis pagājušajā vasarā Liepājā peldoties, vienkārši noslīka 30 ar kapēkām gados. Ja, un liekas, pēkšņi dzīves vienkārši pilnbriedā. Ja, un kā cits varbūt domā, ka viņam visu laiku tās bēru drēbes jāsaliek, viņš jau 20 gadus visu laiku maina kleitu skapī, kuru viņš uz bērēm vilks. Ja? Tā kā es teiktu tā, ka dzīvojam šodienā un baudam to, kas mums ir, un meklējam kaut kādu tādu pateicību, gandarījumu tajā, ko mēs varam atrast. Jo mēs neviens nezinām, cik mums daudz ir dots. Un es domāju, ka jūs katrs noteikti kaut kur varat būt liederīgs, vajadzīgs. Jūs varat atrast kaut kādu savu tādu lietu, kur jūs varat būt tādā jēgpilnībā. Noteikti kaut kas tāds ir. Un ja jums arī nav varbūt tādā tuvākā ģimenes lokā, kur jūs varat būt noderīgs, noteikti tas ir kaut kādā tādā kopienā tuvākā, kur jūs varat dabūt to gandarījumu. Un tad, protams, svarīgs elements, atkal runājot par to dzīves spēku, ir rūpes par ķermeni. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un es varbūt tajā neiešu tik dziļi, jo es domāju, ka jau arī citi pasniedzēji pirms manis par to runājuši, bet cik mums ir pulkstenis? Man vispār nav laiks, es nezinu, cik es daudz esmu aizrunājis. 19:22. Labi, tad es tā lēnām jau iešu uz beigām. Tātad rūpes par ķermeni, tas nozīmē stāsts uzlādējam savas baterijas, jo mēs ļoti daudz viņas atdodam, rūpējoties par citiem. To mēs protam rūpēties par citiem, bet mums ir jāmācās rūpēties arī par sevi. Jo tas tāpatās kā zirgam, tu nevari zirgu nodzīt bez auzām un bez ūdens ilgtermiņā. Tev ir jādod tam zirgam atpūsties, lai tas zirgs atkal varētu jāt un vilkt to karieti. Un ja mēs iedomājamies, ka mēs esam tie zirgi, mums ir jāuzlādē baterijas. Un tas nav egoisms, tā ir dabiska vēlme parūpēties, lai mēs tālāk atkal varētu dot citiem. Runājot par fiziskām aktivitātēm, atkal, ko es gan savā pētījumā secināju, gan arī lasot citos pētījumos, ka ļoti svarīgi atkal neieiet vienā vai otrā grāvī. Jo parasti cilvēki vai viņi saka, nē, es darīšu, un man nekas neapturēs, un viņi pārpūlās. Vai cilvēks nedara nemaz, bet svarīgi ir mērena aktivitāte. Un to mēs arī visur redzam, ka nemaz tāda pārāk traka un intensīva aktivitāte nav laba. Labāk darīt regulāri, bet mēreni, uzturot varbūt to stāvokli, kas tev ir. Un visbeidzot ir ļoti, ļoti būtiski īstenot šo te sociālo miedarbību ar citiem. Un šajā digitalizācijas laikmetā, kad liekas, bet priekš kam tikties klātienē? Mēs taču varam WhatsAppā vai kaut kur sazvanīties. Nē, klātienē ir ļoti liela nozīme. Un es domāju arī manu profesiju, kas ir vairāk tā psiholoģiska atbalsta sniegšana, es domāju, mākslīgais intelekts līdz galam neaizvietos. Jo mākslīgais intelekts tev var iedot tīri tehniski kaut kādu padomu, bet mākslīgais intelekts tev nevar iedot to sajūtu, ka kāds var empātiski klausīties, ka kāds saprot, ka kāds ir fiziski līdzās. Jo tās nav savienojums lietas. Es atvainojos par tādu muļķīgu piemēru, bet tas pats kā apmēram skatīties pornogrāfiju vai būt kopā ar savu mīļoto cilvēku. Nav tas pats. Ja? Tā kā tas klātienes kontakts, viņš ir vitāli svarīgs. Tas, ka tev planšetē parādīs eklēru, cik skaists eklērs, tas nav tas pats, kas ēst eklēru. Un tas tiešais kontakts, tas ir svarīgs, un tāpēc es ļoti, ļoti priecājos, ka jūs esat šeit, un tas tikai apliecina, ka jums jau ir viens ļoti būtisks dzīves spēka resurss, ka jūs esat atraduši savējos, jūs esat atraduši savu kopienu, un turpiniet to stiprināt, un es ticu, ka tas jums palīdzēs līdztekus visām citām lietām, par kurām es runāju. Un noslēdzot varbūt savu prezentāciju, es gribu citēt Juri Rubeni, kurš ir teicis, ka spēcīgākais atbalsta punkts katram cilvēkam ir nevis ārpusē, bet iekšpusē, jo tur mēs vienmēr esam drošībā. Protams, viss, kas ir apkārt, tas arī mūs stiprina, bet mūsos ir jābūt tai ticībai, jēgai, pateicībai, jo ja mūsos nebūs, mūs var kāds visu laiku dot to zivi vai dot to makšķeri, bet mēs neņemsim un nespēsim paņemt. Mums ir jābūt pašiem tajā savā dzīves spēkā kā tādai
pienenes sēkliņai, kas aug zem akmens un grib vīties pretī saulē. Tā kā lai mums izdodās to dzīves spēku veicināt, uzturēt, un šobrīd esmu atvērta jūsu jautājumiem vai komentāriem. Grūti, bet mēs varam mēģināt nevis to darīt tā uzspiedoši, bet tajā brīdī, kad mums gribas iedot to padomu, mēs varam padomu pārvērst par jautājumu. Jo ir cilvēku kategorija, ka tajā brīdī, kad viņi dzird, ka tev vajag darīt tā, viņiem uzreiz, viņi pat reizēm nenoklausās, viņiem ir pretestība. Tas ir tāds aizsarga mehānisms. Tu mani nemācīsi, es pats zinu labāk. Bet ja tu to pārvērt, kā tu domā? Kā tev šķiet, kas tev varētu palīdzēt? Varbūt tas, varbūt šitas, varbūt tu gribētu pamēģināt to. Kā domā, ko tu vēl varētu pamēģināt? Uzdodam atvērto jautājumu, bet uzdodam viņu tā drusku viltīgi, apmēram līdzīgi kā kakls, kas groza galvu un galvā liekas, ka viņa pati grozās. Ja? Tā, lai cilvēks nonāk pie tā, viņam pašam tā sajūta rodās, ka viņš ir pats līdz tam aizdomājies. Tikai tu esi uzdevis īstos jautājumus. Un tas ir tas, ka mēs varam mēģināt viņam iedot to makšķeri. Tādā ziņā, ka viss kaut kur tās makšķeres tā karājās, un tas varbūt man vajadzētu to makšķeri paņemt, bet īstenībā jūs jau viņus tur esat visur sakarinājuši. Bet es gribu teikt tā, ka mēs nevaram nekad garantēt, ka tas otrs būs gatavs. Un tas ir stāsts par to, ka mēs nevaram otru padarīt ne spēcīgu, ne laimīgu. Mēs varam tikai izdarīt atkal labāko, ko mēs varam. Mēs varam radīt apstākļus, mēs varam būt iejūtīgi, neuzspiest, dot laiku, būt pacietīgi, un vai nu kaut kādā brīdī tas notiks vai nenotiks. Tas tāpatās, kā tu nopērc burkānu sēklu, tu vari nopirkt vecu burkānu sēklu, un tu vari izdarīt visu, tu vari sagatavot zemi un apliet, bet tā sēkla var neuzdīgt, vai arī viņa var uzdīgt. Bet tu esi izdarījis to, ko tu varēji. Pats sākums, es teikšu tā, būtu ar izgulēšanos, tāpēc, kad reizēm cilvēkiem ir tā, ka viņiem ir traucēts miegs no tā, ka viņi ir nenormāli trauksmaini, vai tās negatīvās domas viņos dzīvo tik ļoti, ka viņiem ir pirmkārt tā fizioloģiskās bāzes vajadzības traucēts. Tātad, ja cilvēks izguļās, ja cilvēks dabū, piemēram, kaut cik, ja, piemēram, viņš ir tik zemā punktā, ka varbūt viņam pat vajag kaut kādu antidepresantu, jo ir kaut kāds gadījums, kad viņam varbūt arī pat vajag medicīnisku palīdzību. Ja? Tajā brīdī, kad mēs parūpējamies par to pašu sākumu, tad tas pirmais ir atrast kaut kādu vienu solīti, piemēram, kur tas cilvēks var kaut ko darīt ārpus tās savas ierastības. Un te nav svarīgi, kas tas būs, vai tas ir tas, ka viņš kaut ko dara ģimenei, kaut kādu vienu mazu lietu, viņš, piemēram, sāk vest, piemēram, savu mazbērnu uz treniņu, vai viņš, piemēram, sāk darīt kaut kādu vienu mazu lietiņu, ja? Vai, piemēram, tur, nezinu, kaut kas tāds. Vai tā ir kaut kāda lieta, ka viņš kaut kur sāk iet, kaut vai ārā kustēties. Vienalga, ar ko sākt, jo tie visi saistītie trauki, vienalga, kurā traukā tu sāksi liet, tajos visos traukos tas līmenis sāks mainīties. Tu vari sākt ar minimālu fizisko aktivitāti. Tu vari sākt ar minimālu sociālo aktivitāti. Tu vari sākt ar tīri medicīnisku, piemēram, kaut kādu medikamentu, kas palīdzēs izmainīt smadzeņu bioķīmiju, kas tev ļaus kaut cik saņemties, un tad tas tev ļaus drusciņ tikt no tā ārā. Jo es neesmu par to, ka mums kā kaut kā slikti sajūtamies uzreiz medikamenti, bet ir smagi gadījumi, ka, diemžēl, tu nevari bez tā. Ja? Jo tas ir tā, ka ar kaut ko ir jāsāk. Kas tam cilvēkam ir vieglākais, ar ko viņš tajā brīdī var sākt? Kur viņam ir labākie resursi? Ja viņš, piemēram, dzīvo kaut kādā lauku apvidū, varbūt viņam pirmais resurs ir saikne ar dabu. Varbūt tas ir vistuvākais. Iziet turpat ārā, uzvilkt kaut vai krokšus un pastaigāt drusciņu. Varbūt cilvēkam ir liela ģimene, viņam vistuvākais ir dabūt sociālo atbalstu, ar kaut ko sākt. Vai kāds no jums, jūs jau droši neatzīsieties, bet vai kāds no jums ir tāds, kurš jūt, ka viņam tas dzīves spēks ir vai nu pavisam maz, vai tā knapi,
ka jums baigi vajadzētu viņu spēcināt. Vai jūs esat tādi, ka jūs teikt, man ir tīri normāli. Pa pusē, bet uz labo pusi. Bet, zin kā, un tā kā mēs esam ļoti pārstrādājušies, mums nevajag kaut kādu burvju nūjiņu, kā man tagad dabūt enerģiju, kaut arī man tā enerģija nav. Tajā brīdī tev ir vienkārši tā enerģija jāatjauno. Tu nevari, saproti, tu nevari dabūt kaut ko. Man citreiz aicina mani, piemēram, darba devēji lasīt uzņēmumos lekcijas. Viņi saka tā, mums ir ļoti daudz darba, mums ir ļoti maz darbinieki, bet jūs kaut kā tajā lekcijā izdarat tā, lai mēs no tiem esošajiem 3 darbiniekiem varam panākt to produktivitāti tādu kā no 5. Es saku, bet nevar 2 litru burkā ieliet 5 litrus. Nevar ieliet. Es nevaru jums iedot tādu nūjiņu. Vai nu vajag vienkārši to darbinieku kapacitāti taisīt lielāku, caur kaut ko, nezinu, apmācībām, stresa toleranci, vai nu vajag vairāk darbinieks, bet tu nevari, tā kā neiespējamo. Ja man iedos šņabi glāzīt un jāielieš šitā pudelis, viņā neieliešu nekad. Bet te ļoti nodara līdzjūtība pret sevi tajā brīdī, kad mēs esam pārstrādājušies. Mēs varam saprast to, ka es šobrīd nevaru, man šobrīd vajag atbalstu, man vajag atpūtu, vai man šobrīd vajag vienkārši pagulēt vai neko nedarīt. Varbūt esmu tik ļoti devis citiem, ka man vajag atgūt spēkus un pabūt vienatnē ar sevi, vai varbūt vienkārši vajag atvaļinājumu un kaut kādas pozitīvas emocijas, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas strādā veselības aprūpē, atbalstošajās profesijās, sociālajā aprūpē, psiholoģiskajā aprūpē, viņi ļoti daudz saskaras ikdienā ar citu cilvēku sāpēm, grūtībām, un tad veidojās tas, ko mēs saucam par līdzjūtības nogurumu. Arī tad, ja jūs aprūpējat kādu slimu cilvēku, jums veidojas līdzjūtības nogurums. Jums tās citu cilvēku ciešanas, viņas tā kā nospiež jūsu plecus. Un tad kādreiz ir labi sev ielikt dzīvē kaut ko pilnīgi pretēji. Kaut ko padarīt tādu, kas ir pilnīgi no citas operas, lai tu ieraugi tajā dzīvē to otru puzles daļiņu, jo citādi tu esi tajā vienā pusē un tu neieraugi to otru pusi. Bet labā ziņa ir tā, ka viss ir iespējams, un ja mēs arī nevaram to dzīves spēku no 0 dabūt uz +10, mēs vienmēr viņu varam veicināt un uzlabot. Tas ir iespējams. Tajā ziņā es tiešām esmu optimists, un es esmu redzējis daudz piemērus, kur cilvēki spēj, var, dara, un galvenais ir gribēt un ticēt. Jā. Liels paldies par šo lekciju, jo es piekrītu, ka ir nogurdinoši runāt par novecošanu un novecošanos, un man liekas, šis ir tāda iedvesmā mums pašiem arī parūpēties par sevi. Arī ziemā, kad nāk tāds tumšāks laika posms un atrast tās lietas, kas tiešām mums katram individuāli to vairos. Liels paldies! Jā, paldies. Lai viss ir!